Labvakar, cienītie Radio Merkurs klausītāji un klausītājs. Kā katru otrdienas vakar atkal mūsu šodien otrdienas vakars klāts un mūsu Radio Merkurs ēterā raidījums Gaismas pils. Šodien arī, kā parasti, man viesos ir divi dūšīgi vīri. Jūs viņus ļoti labi pazīstat. Viens ir Leonards Inkins un otrs Aivars Andersons. Nezinu, kādu tēmu mēs šodien šeit iztirzāsim, ko mēs runāsim. To tūlīt es pats centīšos noskaidrot, ko vīri ir sagatavojuši, jeb kas viņiem ir aktuāls, par ko viņi uztraucās, kādas viņiem liekas ir mūsu jaunākās modes tendences, kā teikt, kas tad pie mums atkal tāds noticies. Leģionāra gājiens pagājis, lielā diena pagājusi, tagad mēs gaidām Pashu, ka būs ar zaļo ceturtdienu, lielo piekdienu un vēl kādām tur pūpo pēršanas laikam bija. Bet tas ir ļoti mazsvarīgi, tas mūs neglābi. DDD avīzē pašā pirmā lapusē virsraksts, vai Rīga reiz būs latviešu galvaspilsētu. Saruna Rīgas domas deputātu Daini Loci. Viņš pie mums bija politikas raidījumā, mēs pārunājam, bet ko? Jautājums esot ļoti svarīgs, ka viņus, tas ir latviešu deputāts, ja Rīgas doma uztrauc, ka Krievi tur 9. maijā pavisam ideoloģiski svin savu uzvaru pār latviešiem. Ja viņi vienkārši tāpat svinētu, tad droši vien nebūtu nekāda vainas, domāju. Kā jūs, vīri, domājat? Vai Rīga reiz būs latviešu galvaspilsēta vai nebūs? Pēc manām domām, es domāju, ka nekad, tas ir naivi cerēt, jo tās tendences, kādas pat labāk šeit pie mums notiekās, liecina tikai par to, ka stāvoklis kļūst ar katru dienu sliktāks, un nekādi saimnieki šeit un nekāda latviešu galvaspilsēta tā nebūs. Varbūt uz Kuldīgu mēs varēsim pārcelt galvaspilsētu uz kādu brīdi, ja vēl kaut kur tur uz Cēsīm, ja Valmiera kaut kur, nezinu, tur vēl tā. Bet, ka Rīga nebūs latviešu galvaspilsēta, par to es esmu gandrīz vai 100% pārliecināts. Kā jūs, vīri, domājat, kurš pirmais par šo jautājumu var? Aivars? Jā. Lūdzu. Aivars tūlīt izstāstīs, kā tas bija, ka bija programmas apspriešana Kara muzejā. Jāsaka tā, ka vispirms ir jānorāda uz vienu tādu būtisku lietu. Krievi Rīgā. Aivar, pagaidi, kas tur bija, ja Kara muzejā vispirms pasaka, un kas tā bija? Programmas apspriešana. Dainis Lots. Kuras programmas? Uz pašvaldību vēlēšanām sagatavo to programmu. Kāda tur būs, kāda nebūs. Garais variants, protams, saīsinās līdz 4000 zīmēm. Bet teikt, ka, lūk, latvieši pret krieviem, tā, tas ir absolūti, faktiski tas ir. Tas tā nav. Tas tā nedrīkst būt nemaz, jo tad var piesiet lietu par starptautiskā naida kurināšanu. Ir skaidri un gaiši jāsaka, ir latvieši Rīgā kādākās tautības. Krievi jau tur nemaz nav, kā saka, noteicošie. Un tāpēc nevarētu teikt, ka krievi. Un arī kā te DD avīzītē, krievi pie pieminekļa, nav krievi vien tur. Tur ir visdažādākās tautības. Visu uzvarētāji. Nevajadzētu uzsvērt, ka tas ir krievi. Mums var piesiet nacionālā naida kurināšana. Ir citi tautieši, svešzemi iekarotāji, te viņi nākuši. Kā mēs viņus saucam? Gan par okupantiem, gan par kolonizatoriem, gan par iebrucējiem. Es viņu saucu par svešzemi iebrucējiem. Tā man skolā kādreiz mācīja. Svešzemi iebrucēji. Tad nebija tādu vārdiņu kā okupanti un tā tālāk. Ar tiem nosaukumiem arī dīvaini. Mums jau eksistē tādas lietas kā terminoloģijas brigādes. Ir tādas brigādes, kas izstrādā terminoloģiju. Es biju vienā tādā sanāksmē, okupācijas muzejā, kur sprieda par terminoloģiju. Ļoti interesanti. Kā nosaukt okupāciju, lai nebūtu tik briesmīgi neizklausīt? Kā nosaukt šos svešzemi iebrucējus? Par migrantiem vai par ieceļotājiem? Un kā nosaukt šos iedzīvotājus, kas šeit ir, vai iedzīvotāji? Un kā nosaukt nepilsoņi? Lūk, terminologi strādā pie tā, lai cilvēki nesaprost, kas ir kas. Latviešiem skaidri un gaiši ir pateikts. Ir iebrucēji. Tā tas bija 40. gadā, iebrucēji. Bet tagad terminologi strādā pie tā.
Un tādu terminoloģiju mēs redzam ik uz soļu. Tās ir vesels brigādes, kas strādā pie terminoloģijas, lai cilvēks nesaprast, kas ir kas un kā to sauc. Tādā izpratnē, kā kriminālā, tas būtu smadzeņu skalošanas iestādes. Terminoloģijas brigādes ir smadzeņu skalošanas iestādes. Lai sagrozītu jēdzienus, lai cilvēks nesaprast, kas ir kas. Un tā ir ļoti daudz. Nu, kā lai pasaka? Tas ir tiešām noziegums pret cilvēku saprātu. Bet tas jau nav tikai tur vien. Terminoloģijas brigādēs strādā arī žurnālisti, strādā politiķi, kas sēž Saeimā. Neskatās lietas pēc būtības. Tās ir pēdējās tās lielākās sarunas sakarā ar nekustamā īpašuma nodokli, kādi tur tik brīnumi nav. Tas ir sakarā pensijām, pašlaik runā par pensijām, salīdzina ar ārzemnieku pensijām un mūsu pensijām. Tās ir nesalīdzināmas lietas, bet salīdzina. Un liek mums censties līdz ar maksājumiem. Un nevienu vārdu par to, ka no pensiju fonda nolaupīja miljardu un atdeva Pareks bankai. Nevienu vārdu par to nav. Kāpēc mums ir maz pensijas? Nu, pensiju fonds kaut kāds pa maz esot. Bet lūk, tas noziegums, ka miljardu atdeva Pareks bankai un Kargins Krasovicks dzīvo cepuru kuldam, nevienu vārdu sakarā pensiju, ar mazām pensijām, kas mums notiek. Un tā mums no vienas vietas tiek skalotas smadzenes. Kā lai to visu nosaukt? To var nosaukt par to, ka tautai tiek atņemts tiesības vispār kaut ko saprast. Mehānisms viens kāds radio, televīzija un avīzes, ko viņi izdod. Vienīgi avīzija, DDD, arī tā ielikus, ka, lūk, Krievi mums pretī stāv. Nu, nevar tā teikt. Tā ir naida kurināšana jau. Nu, tāds man domas ātrumā. Dažs labs var iebilst. Viņš teiks, paga, es nosaucu lietas savos vārdos tā, kā viņš ir, un Aivars man te saka, ka tā esot naida kurināšana. Es saucu zaļu par zaļu, melnu par melnu, baltu par baltu, un man saka, nē, vajagot teikt kaut kā citādāk. Krāsainis. Bet es gribu precizēt, kādā krāsā viņš ir. Runa ir par Krieviem. Nav Krievi vien Bet, Aivar, bet Krievi tur ir nospiedošā pārsvarā, gribu pateikt. Viņi varbūt neregulē. Tādā pārsvarā, ka tos pārējos varētu nemaz neņemt vērā. Varbūt arī, jā. Vismaz visi viņi runā Krievu valodā, kā man zināms. Jā, citādāk viņi savā starpā nesaprotās. Nu jā, un mēs viņus saucam par krievalodīgiem. Nu tā, vispār tas ir absurds, visādi, kā viņus kaut kā nosaukt, jo tiešām visdažādākās tautības tur ir. Bet vajag saukt īstā vārdā lietas. Citādāk jau mēs nesaucam jau šīs politkorektuma dēļ, tolerances dēļ, pieklājības un tā tālāk, ētisku apsvērumu dēļ un vēl daudz apsvērumu dēļ, redz, lai nekurinātu kaut kādus tur ugunskurus un vēl kaut ko. Nu, tu man atvaino, beigās mēs jau vairs pat nejādzam, par ko mēs runājam. Mēs viens runā vienu, domā pavisam kaut ko citu un beigās rezultāts skatāmies, darīšana iznāk vēl pavisam cita. Nu, tas ir vispār vājprāts, esam aizgājuši ar šo te politkorektumu un šo nesaukšanu īstos vārdos lietas. Nu. Jā, nu, tu pieminēji par toleranci. Es biju universitātē, konferences bija par latviešu lietām. Nu, un izrādās... Pagājušo sestdienu, ja? Jā. Ne, piekdien tas bija. Piekdien, jā, pareizi atmiņu. Piekdien. Nu, un tur man nācās dzirdēt tādu lietu, ka lūgt, ka latvieši ir vistolerantākie Eiropā. Un es domāju, ārprāts. Kā var būt toleranti pret iebrucējiem, kā var būt tolerants pret bezdvēseles radījumiem. Atmodas sākumā man par šiem bezdvēseles radījumiem bija saruna ar vienu mācītāju pie pieminekļa Tēvzemē brīvībai. Runa bija par to, ka lūk, mēs visi esam cilvēki un tā, bet es saku, bet cilvēks, tad viņam kaut kādai dvēselē jābūt no Dieva dot. Es saku, bet tie, kuri nāca manā zemē kaut ar ugunu un zobenu, tie taču bezdvēseles radījumi.
Un latviešiem ir 2 skaisti vārdiņi. Ne cilvēks un nezvērs. Viņš nav ne zvērs, ne cilvēks. Vai tādus drīkst kaut? Un tas mācītājs mazliet padomāja, jā, tādus drīkst kaut. Jo viņi ir bezdvēseles radījumi. Viņš piekrita. Un lūk, un mums tādi bezdvēseles radījumi pilna Latvītē. Es zinu, tu krievalodas skolā labi mācies ir oduševļomnī vidu un neoduševļomnī vidu. Var sakot, apdvēseļots veids un neapdvēseļots. Apgarots, jā. Un tātad tu tagad runā par tiem neoduševļomnī vidi, jā? Par tiem, jā. Nu, labi. Lūk tā. Un tolerants ir mums novados pie tā, ka mēs esam gļēvi un nevarīgi. Būdam tolerants, bet jāsaka, mēs tādi neesam bijuši no dzimšanas. Šī tolerance ir uzspiest no Eiropas mums, un mēs jau kā paklausīgi vienmēr visu pieņemam, ko tur Briselē nolēma. Jābūt tolerantiem, jā, būsim toleranti. Neskatīsimies uz noziegumiem, jā, neskatīsimies uz noziegumiem, piedosim viņiem, lai gan viņi neprasa piedošanu. Nu, tādā stilā mēs tiekam aicināt. Nu, cik tad ilgi var tā būt, ka nepretoties ļaunumam? Ļaunumam ir jāpretojas, ļaunums ir jāsakauj. Aivar, es tev gribu vēl vienu tādu niansi. Es te nu pats satiku vienu draugu, tas saka, viņam esot atbraucis arī bērnības draugs no Izraels, un tu zini, ko viņš man izstāstīja. Viņš saka, tas žīdiņš, kurš uz to Izraelu ir aizbraucis jau sen kaut kādos jau pašā padomi beigu laikā, un viņš saka, redz, kamēr es dzīvoju te Maskavā, visi mani lamāja žīds, jebreji, un vēl visādi tādu naidīgi noskaņot, un kas. Un es aizbraucu uz Izraelu, un tu zini, kā man tur sauc? Par Krievu? Par Krievu, tieši tā. Jā, Krievs tur es esmu. Jā, un viņiem tur ir vesela kompānija. Viņi nešķiro. Kas no turienes ir Krievi? Tik Krievi visi, jā, jo viņi visi, un saprot, Izrēlā, cik es saprotu, ka tur ir pilnīgi, nu, gandrīz tā kā pie mums ir. Krievu kopiena ir tā, visi viņi žīdi, jā, izraēlieši, bet sauc viņu, ka viņš esot Krievs. Nevis vienkārši rasistiski jevreji. Tas ir taisni tāpat, kā es jums citēju to par tām krupskais atmiņām, ka tur notiks savešķāņie različnih politiskih grup ruskih emigrantov internacionalistov. Vēl tu viņš varēja pieteikt, ka viņš ir Krievu internacionalists tur aizbraucis, vai ne? Jā, jo, nu, kāds viņš Krievs, nu. Dzīvojis Krievijā, ne, pat Padomju Savienībā dzīvojis, pat ne Krievijā, kā PFSR. Maskavā dzīvojas. Nu tā, kā tas izskatās no mūsu puses skatoties, kā jums, kungi, liekas? Ka viņš uz turieni aizbrauc? Nē, kā aizbrauc, tas ir skaidrs, vai ne, tur nav ko neapspriest neko, bet ka, tā, ka viņam bija jāaizbrauc uz Izraēlu, lai viņu sāktu saukt pa Krievu. Nu, Izraēla ir nacionāla valsts. Un Izraēlā ir nacionāla attieksme pret visām lietām, kas šo valstu un šo tautu skar. Mums tur būtu daudz ko pamācīties no viņiem. Nu, redz, es taisni tāpēc šo jautājumu pacēlu. Es redzu, jaunajā DDD avīzē ir ļoti skaisti tāva intervija, Leonarda. Un to es uzrakstījis, paskaties, es nolasīšu to gabaliņu. Tā tad. Cilvēku lielāku masu apvienošanai vienotā kopībā talkā nāk lielais saprāts, dzīves ziņas, tradīcijas, ideoloģijas. Un šī pamata veidojas valstis, kur katrs indivīds atsevišķi var sasniegt un piepildīt to, ko viņam vajag, ko viņš vēlas. Varbūt arī tādas valstis, kas nav iezīmētas kartē un pārstāvētas apvienotu nāciju organizācijā. Valsts bez savām robežām un teritorijas. Valsts, kas darbojas tikai pēc seviem zināmiem likumiem un principiem. Priekšnoteikums, lai šie likumi un principi atbilstam, lai šie valsti apvienotie cilvēki varētu īstenot savus ieceres un vēlmes. Ja vajag piemērs, lūdzu, paskatieties uz čigāniem, nu kā tagad pa romiem viņus sauc, nu kas viņiem ar romiem kāds sakars un Romu. Viņiem nav savas valsts, šī iedziena tradicionāli izpratnē jau simtiem, varbūt pat 1000 gadu, bet viņi pastāv un viņi saglabājuši savu valodu un dzīvesveidu. Kāpēc? Tāpēc, ka patiesībā viņiem ir sava valsts. Tas, ka pasaules šo valsts nav atzinusi, nenozīmē, ka realitāte tā nepastāv. Pastāv. Paskatieties uz žīdiem. Cik Izraēlai gadu? Kad tā dibināta? Pēc otrā pasaules kara, 1948. gadā. Un līdz tam šai tautai savas valsts nebija. 1000 gadu nebija savas valsts, bet žīdi ir. Viņi ir saglabājuši savu dzīvesveidu, viņi saglabājuši savu valodu, pat vairāk nekā saglabājuši. Viņi ir spējuši atjaunot to valodu, kas bija mirusi. Dzīves bija tikai jidiš, ko Vācijā tur runāja tāds.
Bet ivrits miris, viņi atjaunoja valodu, kurā paši žīdi vairs pat neprata runāt. Viņi ir saglabājuši arī savu ticību. Nu, un tagad atgriezīsimies Latvijā. Nu, te nu mēs esam. Ko tad, Leonards, tā tu intervijā DDD avīzei teici, meitenes pierakstīja un lūdzu, te ir redzams. Tu vari mazliet detalizētāk attiecībā uz Latviju pastāstīt, kā tu domā? Ka mums jārīkojas tāpat kā žīdiem, ja? Es domāju, ka nezinu, vai tāpat, vai drusku savādāk, bet mēs vairāk čīkstam un vairāk vaidam, kā mūs apspiež, bet tāpat laikā mēs neko nedaram, lai savu identitāti saglabātu. Mēs paši par savu valodu un par savu valstu un par savu tautu necīnāmies ne ģimenes līmeņos, ne sadzīves līmeņos, ne uz ielas, nekur. Mēs necīnāmies, mēs labākajā gadījumā vaimainājam. Vai kā mums dara pāri, un tāpēc mēs neko nevaram. Leonard, es gribu mazliet iebilst. Vai manā tie cilvēciņi, kuri neredz izēju vai nesaprot no tā neko, bet tie, kas ir, piemēram, Latvijas rādio, oficiāls pirmais Latvijas rādio 1, paskaties, tur ar šo toleranci, tur taisnotrādi. Nevar salīdzināt divas dažādas lietas. Tās ir dažādas lietas, bet tur tiek uzspēlēts, demonstrēts, ka mums ir valsts. Vienosimies par vienu pamat nosacījumu pašā sākumā. Mēs nevaram salīdzināt tik dažādas lietas, jo pirmajā gadījumā tā ir cilvēka personiskā nostāja, un otrajā gadījumā tas ir darbs, par ko viņam maksā naudu, un viņš dara to, kas viņam ir izdevīgi, lai viņam maksātu naudu, un tur nav nekā kopēji ar to, ko viņš patiesībā domā. Tā ir, teiksim, valsts maksā viņam algu, un viņš valsts oficiālo politiku bīda. Tieši tā. Un ja viņš to politiku nebīdīs, tad viņam no darba jāatvedās. Jā. Tā kā to kādreiz rakstīja izcilais latviešu rakstnieks Jānis Miesīts, viņš teica, diemžēl citu darbu viņi vai nu neprot vai negrib darīt. Un ja tas darbs ir cūcisks un nelietīgs, kas par to, ka tik maksā? Bet to jūs, zēni, redzējāt, kā Edgars Kramiņš Latvijas televīzijā salecās, saskrējās, jau saķērās, kā teikt, ar Ilzi Viņķela, šo liberastu pārstāvi, ka tā asaras tecinādam izbēga ārā. Es ļoti rūpīgi iepazinos ar visiem tiem komentāriem, ko cilvēki raksta, un pēc tiem komentāriem ir skaidri redzams, ka burtiski divās nometnēs mēs esam latvieši sadalījušies. Vieni, kas Kramiņa Edgara kaunina, saka, ka nemāk uzvesties, un šitāds var būt mūzikas pedagogs, kā viņš vispār drīkst strādāt pa pedagogu, kā viņš mācīs nepieklājīgs lops un vēl pat niknākos vārdos. Savukārt otrādi saka, ka beidzot atradies viens vīrs, kurš šiem te liberastiem spēj vismaz vārdu pateikt pretī un nelocīties, kavējuši papūšu, nekladīties un pateikt patiesību un lietas būtību, kāda tā īstenībā ir. Jūs dzirdējāt un redzējāt? Es kā arī drusciņu muzikants, vismaz mūzikai blakus stāvējis cilvēks, zinu vienu mūzikas teorijas un arī prakses patiesību. Spēlēt var tikai uz nostieptām stīgām. Tās stīgas ir jānostiep, lai viņas būtu kaut nepareizi noskaņotas, bet lai viņas būtu nospriegotas, tad viņas skan. Tas ir tas, ko izdarīja ne tikai minētais cilvēks, es viņu pazīstu, un arī citi. Vēl to sauc par laivas šūpošanu vai par kaut ko. Tad, kad ir tā miera stadija, tad, kad tās stīgas ir atslabinātas un viņas pilnīgi pa vējam plīvo, uz tādu instrumentu neko neuzspēlēs. Kas būtu jādara radio un laikrakstam DDD un visiem, tās stīgas ir jāuzvelk, viņas ir jānospriego, lai viņas skan, kad viņām pieskarās. Mūsu uzdevums, tavs jūru uzdevums, ir noskaņot cilvēkus un cilvēku dvēseles, lai viņi skan, lai viņi ir atsaucīgi, lai viņi atsaucās uz mūsu pieskārieniem. Tikai tad kaut kas skanēs. Bet tas, ko dara, gan vara, viņiem jau vajag to pilnīgo, absolūtāko apātijas un miera stāvokli, kad neviena stīga nav nospriegota, un tad viņi var darīt, ko viņi vēlās. Jā. Ļoti skumīgi. Tā ir, Aivar? Jā, un var jau vienmēr dara, ja ir kaut kādas problēmas, viņi taisa komisiju. Un tūlīt cilvēks, kā saka, stīgas atspriegojās, un komisija strādā.
Un tad, kad cilvēki ir aizmirsuši, ka tāda komisija dibinājusi, tad ir nākošā problēma. Atkal dibina kaut kādu komisiju, esiet mierīgi, mēs dibināsim komisiju, mēs šo lietu izmeklēsim. Un atkal, kad cilvēki ir aizmirsuši, tad tā lieta atkal beidzās. Ļoti vienkārši. Katru jautājumu var pabeigt ar komisijas radīšanu. Un, kā jau mēs esam zinājuši, kuram 3 dienu atmiņu, kuram 3 gadu atmiņu, un vairāk arī tālāk neatcerās neko. Kas pirms 4 gadiem bija, to jau vairs neatcerās. Ja mums brīvvalsts laikā Latvijā bija ik pa 3 gadiem saimnes vēlēšanas, tad tagad ir 4 gadi. Jo tie pētnieki tomēr ir noskaidrojuši, ka 4 gadi ir labāk, jo tā atmiņa sniedz tikai lielākais 3 gadu garumā. 4 gadus jau vairs neatcerās, ko šie tur pirms 4 gadiem solīja. Kolosāli izpētīti cilvēki tā domāšana, cik tālu sniedz viņam tā smadzenes, kā tur iekārtots. Nu, tur ir ne tikai smadzenes, tur ir tas vienkāršais princips, ka tā stīga nospriegota nogurst. Viņa nogurst, metāls nogurst. Zini, kāpēc āmuram nedrīkst kātu metināt klāt? Tāpēc, ka viņš nogurst tajā vietā, kur ir sametināts, un vienā vēziena brīdī tas āmurs lido prom. Ja, tā kā kuģiem tie dzenskrūvu propellers nokrīt jūras dibenā, un kuģis uz priekšu vairs neiet. Noguruma metāli, jā. Pēc noteiktiem tur 1000, miljonu reižu slodzes uzņemšanas un atlaišanas, jā, tā notiek ar viņu. No stīgām, nav tik briesmīgi stīgas, ir ļoti elastīgas un uzstieptas, viņas arī tur tajos atbalsta punktos locās. Un... Viņas Juri, tāpat nogurst. Es atceros, ka es jau esmu arī nopelniem bagāts slimnieks un pacients, un pats tikai vakar no slimnīcas, bet es atceros, ka 90. gadu sākumā, kad es diezgan regulāri katru gadu piestaigāju uz Linezeru pie doktora Šmita, varbūt, ka kāds viņu pazīst, lielisks doktors bija, un cīnījās visādiem pulipiem, tad tur bija tā tehnoloģija tāda, ka to metālu tādu cilpu uzmet virsū tam polipam, viņu sažņaudz un nokniebi nost, un tad viņu izpūt laukā. Bet viņš man stāstīja, ka tā vienīgā vieta, Padomju Savienībā, kur šādas metālu striķīšas gatavoja, tā bija Groznija. Un tas bija tas Groznijas Čečenijas karš, tajā laikā bija, un tad vairs tur viss bija sabumbots, un tos metālus vairs tur negatavoja. Un viņš pirka metālu stīgas veikalos. Un viņš teica, viņas nogurst, un patiešām 2 reizes uzmet cilpu, 3. cilpu met, un klankš viņš ir pušu. Viņš neiztur. Tur ir vajadzīgs speciāls metāls, jā, arī stīga, diemžēl, nogurst. Jā, arī muzikantiem bieži vienkārši viņš ir uzvilks, viņš pats no sevis, tinkš un nav. Jā, nogurušs, mūsu tautas stipri nogurušs ir, jo tās problēmas ir tik daudz bijuši, visdažādākās. Faktiski mūsu dzīve no vienām problēmām viens sastāv. Nāk viena problēma, sašūmējās, nostiepjās tā stīga, tūlīt uzliek nākošo problēmu, un mēs jau aizmirstam par iepriekšējo problēmu. Un tā 25. gadsimta garumā mēs esam noguruši pamatā. Bet es bieži arī runāju ar cilvēkiem. Un es bieži saskaros ar patiesi izbrīnītu cilvēku sejas izteiksmēm un balss skaņām. Viņi saka, bet pagaidiet, bet mēs tos okupantus neredzam. No kur viņi ir? Mēs viņus neredzam. Es gan viņus redzu un dzirdu katru dienu. Iekāpjot bet viņi neredz. Un ticiet man, ka tādu, kuri neredz, ir diezgan daudz. Protams, tāpēc, kā es tev teicu, ka viņi savu degunu galu pat neredz. Un tikko... Viņi guļ, viņam acis ciet. Tikko mēs birojā, mēs tos dators dāvinām latviešiem, un tad tur bija atnācis viens puisis 17-gadīgs, un viņam vēl draugs līdz, un mēs ļāvām viņam pašam sev to dators atkrūvēt, un vēl tur palīdzējām to šo, un sarunā ar viņiem, tu saproti, ka viņi tur kaut ko savā starpā tur paķircina, tur krievus, vēl kaut kas, un tad viņiem uzdod konkrēti jautājumu. Bet vai jūs saprotat, kāpēc vispār Latvijā ir latvieši, ir krievi, kāpēc vispār kaut kas tāds ir? Nē. Viņi nesaprot. Viņi vienkārši nesaprot, un mēs te varam vārīties, cik mēs gribam, bet viņi nesaprot, ka vispār tāda problēma ir. Viņiem trūkst viselementārākās vēstures zināšanas, viselementārākā izpratne. Viņi ir vienkārši baroti visu laiku ar šo dezinformāciju, ar šiem meliem, ar šo... Bet vai mēs ar savu pārgudro valodu spējam viņus izglītot?
Redzi, Leonard, es tāpēc cenšos, atceries, Rīgas rādio tagad sāk BBC, vecos laikos es klausījos BBC, to General Overseas Service uz BBC uz īsiem viļņiem uz 13, 16, 19 metriem, ja? Un tu zini, tur viņi speciāli pieteicis, ka tas ir special English, slow English, tu saproti, viņi ir lēnā garā, viņš uzsvērti lēnām runā, jo lielākā daļa cilvēku ātru tādu verbalēšanu, tu esi dzirdējis, ir cilvēki, kas runā burtīgi, tu normāli pavisam runā, bet ir tādi, kuri steidzās pateikt, viņi tā kā karstu kartupeli mutē paņēmuši galotnes, ne tikai norauj pusi vārdu, bet kā tā doma nāk, viņi nevar spēt izteikt. Nu redzi, ne, viņiem doma, te viņi spēt izteikt, bet viņiem ir bailes, ka tas klausītājs tik ilgi vienkārši neklausīsies, tāpat kā redz internetā, tas raksts ir garš, es tik garu rakstu nelasīšu tur, tas man apniks, tas nav interesanti, vai ne? Un izteikties tā īsi un konkrēti, nestiepjot garumā to runu speciāli, liekvārdību atmetot visu, tādu cilvēki ļoti maz, kas to spēja. Lielākā daļa cilvēkiem jau... Edgars Kramiņš spēja. Nezinu, vai spēja, trūkst vārdu lielākā daļa cilvēku, jo viņi nav lasījuši jaukas grāmatas latviešu valodā no veciem laikiem, un arī šolaikos ir viens otrs, kas māk latviski pareizi visu uzrakstīt. Viņi lasa Facebookā un Twitterī. Nu jā, tur ir tie īsie. Čau, davai, karoče, sitam. Un uz priekšu. Metam, sitam, jā, un uz priekšu, un viss ir skaidrs, ja? Redzi, labi, žēl, par rādio es neteikšu, bet krievu valodā ir viens tāds vārds no 3 burtiem, ar kuru var veselu dzejolu uzrakstīt, dažādos variantos, dažādas galotnes piekabinos. Visas emocijas var paust. Visas emocijas ar vienu vārdu, priekšā pieliec tikai kādu priekšvārdiņu vai, es teicu, nomaini galotni, locījumu, un visu un uz priekšu, un tik skaisti, ka burtiski jābrīnās, kā tā var. Bet mēs ne par to runājam. Mēs runājam par to, ka redzi, cilvēkiem ir grūti ar šo uztveri, ar domāšanu. Un tas, kad tur lielākā daļa tie tautas pārstāvi mums zināmās lieto šos vārdiņus, tie nav rupji vārdi. Tie aizpilda tukšās pauzes starp vārdiem, jo viņam mēli ir spējīgi kustēties ātrāk par smadzenēm, par domu. Un savukārt tie, kuri tā vervelē, tiem ir otrādi, tiem tas smadzenes skrien, bet tam viņam ir bailes, ka viņu neuzklausīs līdz galam, jo parasti jau tajos strīdos, ka viens sāk tur tukšu kaut ko lietu, viņš sāk... Tad viņš klausītāji tur aiz meteļpogas. Jā, tieši tā, viņš saka, karoče, saki ātrāk, dzemdē ātrāk, ko tu gribēji teikt, kas, nosita, jā, viss skaidrs, kas tad tu te centies veselu pasaules. Tēlēni aprakstīt, kā nosita. Jā, kā nosita, kāpēc nosita, un viss, tas nevien neinteresē. Nosit vai nenosit, man atliks kaut kas vai neatliks kaut kas no visa tā biznesa, vai ne? Un viss kārtībā. Tad redzi, tā ir ar cilvēkiem. Un tāpēc arī tas Rīgas rādio tagad speciāli laikam priekš tiem vecajiem cilvēkiem, kuriem vairs smadzenes nestrādā, kas ir atšālējušies, kuriem vajag ilgi un 3, 5, pa 10 reizi atkārtot vienu un to pašu vārdu vai teikumu, lai beidzot viņam aizietu līdz apziņai tā doma, ko viņi gribēja teikt, un tad speciāli lasa lēnām. Es arī necenšos nekur skriet, jo, kur tu aizskries, nekur tu neaizskries. Bet tikko tu DDD lasīji tik ātri, ka pat es nevarēju īsti saprast, vai tiešām es tā biju rakstījis. Tu saki, ja? Jā, tur man traucē vienliet, es lasu ļoti ātri, citādi, ka es nepaspētu mūžā tās grāmatu 1000 izlasīt, jo pa vieniem pašiem žīdiem man gandrīz vai tur 1000 grāmatas. Bet tur tak visās viens un tas pats? Nē, ko tu? Nav tā? Nē. Beigās nešauj mūsējie, neviņ ne? Nē, es nopietnas grāmatas lasu, tur tā nav.
Jā, tas ir pasaku grāmatās, ka sāks, ka reiz dzīvoja, reiz bija. Un pēc tam vairs nedzīvoja un nebija. Nē, sarkan galvīt ar vecmāmiņu, laimīgas izleca no vilka vēdera ārā, mednieks uzšķērda un visas dzīves, vesels, priecīgs un viss, un redzīt, tā kā nav stāst par to, es tādus nelasu. Es lasu nopietnas grāmatas, un tur nav visās viens un tas pats. Tur strīdās, piemēram, tas ir ļoti jauka grāmata par to Izraēlu, patiesā vēsturi pa Izraēlu. Nu, tur nestrīdās, viņš saka, ka tāds tatāru mongoļu jūks vispārīgi nav bijis, un par tiem mongoļiem Ungāri ir saukti. Viņš pierāda ar notikumiem, ar geogrāfiju, ar vēsturi, visu to, kā ir bijis, un tā liek pašiem pat salikt visus tos notikumus kopā, un tad prasa, kā tad ir? Viņš kartas tur ir pat uzzīmējis, kur gāja, kur negāja. Tā teritorija, kur Izraēla pat labani šodien, ja tajā Palestīnas zemē, tur tā Izraēla nav bijusi tā senāko sauca par Izraēlas teritoriju. Tā esot bijusi tur kaut kur Turcijā, tur, kur Nikeja, kur 325. gadā tas garīdznieku koncils pasludināja Jēzus Kristu par svēto kārtā iecēli. Ja? 325. gadā Nikejā. Tur esot bijusi tie it kā Izraēlas pirmsākumi. Ļoti daudz ir. Grāmatas ir ļoti interesants un sarežģīts. Šlomo Zanda 2 grāmatas man ir skaistas. Tas ir žīdu profesors, lasa lekcijas Telavivā un Parīzē, viņš uzrakstījis, ktoi kak izabрел страну Izraēļu, un otra. Kāpēc viss tavas gudrās grāmatas ir krieviski? Tāpēc, ka latviski taču jau 1-2 grāmatas kāds nopirks vai pārtulkos, nevar samaksāt pa tulkotāju, pa iespiešanu, drukāšanu. Bet tu taču vari lasīt angliski. Angliski. Atšķirībā no manis tu vari. Lasīt es arī varu, bet saprast diez vai. Redzi, tu zini, kas ir. Tur arī šī tolerance diezgan lielā mērā, jo Anglijā tie tādi paši mietpilsoņi un naivi cilvēciņi un tie, kuri sev sauc pa dievu izredzētiem, cenšas visiem spēkiem rakstīt, lai viņiem uzspiestu to viņu domu, viņu idejas, viņu ideoloģiju. Visi tie, kas ir Jakobi, Džeks Londons. Tu zini, es neesmu gan speciāli meklējis, neesmu atradis. Džeks Londons bija pēc tautības. Kas viņš varēja būt? Varēja vizīts būt. Man vairāk interesē tas, ko viņš uzrakstīja, nevis kas viņš bija pēc tautības. Tu zini, redzi, es neesmu tendenciozs, bet ir jāskatās, jo ļoti bieži ir tā, ka no tās tautības ir atkarīgs tas, kā tā lieta tiek paskaidrots, no kuras puses skatās. Lietu jau tu pats saproti tā, kā tu spēji un tā, kā tu gribi. Nē, es ļoti sekoju līdzi, kā tur ir uzrakstīts un no kuras puses, no kuras puses skatīts, jo visas lietas, kā tu zini, ja tu paskaties no vienas puses, kā tas... tā viņš skatīja, bet svarīgi jau kā skaties tu. To neapspriedīsim to citā reizē, ka mums būs literārs raidījums, bet tagad mēģināsim tikt pie skaidrības, mēs te palikām uz tiem pašiem latviešiem un sākām ar to, vai Rīga būs kādreiz latviešu galvaspilsēta, Latvijas galvaspilsēta īsta, jeb nebūs. Un iegrimām jau detaļās tik tālu, ka... Darētu kādu anglisku dziesmu. Jā, es ar tā domāju. Citādāk mēs te kļūstam apnicīgi mūsu mīļiem klausītiem. Uzlikšu to melnu un resnu taukainais domino, Fats Domino, ļoti skaisti plats 63. gadā. Forever. Jā, paldies Fatam Domino, 63. gadā, skaista plati, here comes Fats Domino. Šīs augās plats virsū pirmā dziesma, lūk, bija šādi, forever. Tas laikam saklausies bija, ka Stars and Stripes Forever, kā amerikāņi strīpas un zvaigznes karogā, visā pasaulē viņas plīvo. Pēc Domino gan domāju citā aspektā visu to lietu redz un dziedāja, tā dziesmiņa pavisam cita, bet, saucās Forever. Labi, mēs atkal Rādio Merkurs ēterā un risinām šos te smagos jautājumus par to. Vai Rīga būs latviska? Jā, vai vispār Latvijā būs latvieši ļoti drīz, ja tādā garā turpināsies, kā pat labaniet. Zini, šo jautājumu ir ļoti vienkārši atbildēt.
Jo ir tikai divas versijas, ir tikai divi varianti. Vai nu būs, vai nu nebūs. Nu, ir gan pastāv arī trešais, ka lēnām viņi dzisīs ārā. Tas ir tas pats, kas nebūs. Nu jā, faktiski, ja nav teikšana, tad jau, un es domāju, ka ir jau tas pārlauziens noticis un iet tādā tempā uz grunti, ka mēs varam, es jau tā arī saku, ka neesam vai šeit faktiski. Mēs tā kā varam būt drusciņi stāvoklī, bet no tā jau nekas nekad nedzims. Tā gan ir, jā. Divas puses ir vajadzīgas un vairāk lietu sakritībai jābūt, lai kaut kas iznāktu, jā. Bet, ir tā kā ir. Kā tu, Aivar, domā? Jā, lai ir tā kā ir, tad jāatgriežas piepriekš pēc tās vēstures. Redz, tu esi ļoti daudz lasījis grāmatas. Un jāzina taču viena lieta, ka vēsturi raksta uzvarētāji. Un ja pasaulē simtiem un tūkstošiem gadu iet ņigu ņegu, tad vēstures pētīšana tas ir vissmagākais, kas var būt. Bet vēsturē, kā saka Juris, tajā ņigu ņegu uzvar vieni un tie paši. Un vieni un tie paši raksta to vēsturi. Jā, redz, Juris ir izlasījis simtiem un tūkstošiem grāmatas par tām lietām, tad viņš var salīdzināt un izvilkt kopsaucēju. Protams, tas kopsaucējs var būt tad, ja tu tiešām daudz un daudz izlasi. Tātad vēsture ir pats galvenais, kas pagātni pētī, nākotni svētī, tas akmenī iekalts brīdos muzejā ir. Un to es vienmēr atgādinu. Bet ja mūsu vēlētājs, gribēdams vai negribēdams, piedalās tajās vēlēšanās, zini, kāpēc vēlētājs piedalās vēlēšanās? Un viņš nezina vēsturi. Toties viņš zina, kurš viņam cik lielu pensiju sola. Un viņš piedalās vēlēšanās tāpēc, nevis tāpēc, ka zina vēsturi. Bet vēsture ir jāzina. Ja nezina vēsturi, tad tu to nākotni nevar svētīt. Un tad tu nezini, vai tu Rīgā būs tas latviskais pagalms, jeb Eiropas līmenī pagalms. Manuprāt, lielai daļai vēlētājiem ir jāzina, kā ir vienalga, kāds tas pagalms būs, svarīgi, kāda ir viņa pensija. Un tā jau ir problēma. Problēma vēlētājiem, ka viņš nezina vēsturi. Pat tuvāko vēsturi, kas bija pirms 4 gadiem, kas bija pirms 20 gadiem, kas bija pirms 25 gadiem, kas bija 90. un 91. gadā. Toties viņš zina, ka pirms 30 gadiem tādā un tādā seriālā bija tas un tas. Un neaizmirst. Šis šau, šī šau. Tā kā bez vēstures zināšanām nav nākotnes. Nu jā, bet tu normāls saprots. Nākotnes, tā es gribēju teikt. Aivar, bet kā lai atcerās tādu gadu garumā? Viņam nevar atcerēties, ko viņi vakar darīja. Ne? Cilvēks neatceras, ka stundu atpakaļ bija pa notikumu, vai ne? Un tu gribi, lai te gadiem, jeb simtiem, jeb tūkstošiem gadu atpakaļ atcerētos, jo tā atmiņa jau tiek cirsta. Protams, normālām tautām, kurām nav genofons sabojāts, es atceros to Jevtušenko dzejoli, где взять топорчем, pamēķi atrubīt narodu, var sakot, kur ņemt cirvi, ar kuru varot atcirst to atmiņu tautai. Tautas atmiņa diezgan ilgi, latviešiem arī paskaties, visas tautas dziesmas, visi saglabājušies 1000, 10 000 gadu garumā. Bet viņi ir pratuši atrast tos divus cirvjus. Viens cirvis, ar ko nocērt to pagātni, un otrs cirvis ir ģeniāls cirvis. Es nezinu, kā viņš tik labi strādā, bet viņš pārcērt saikni starp paudzēm. Un tikko pārcērt saikni starp paudzēm, tās zināšanas vairs netiek nodotas. Jā, pieredze galvenais. Jā, mēs par to jau te vairākos raidījumus arī esam pārunājuši, ka pieredze ir viena no galvenajām lietām, kuru būtu jāpārņem. Tad mēs varam runāt par savu dzīvi ziņu, cik gribam, bet ja tā saikne ir pārcirsta, mēs viņu nevaram dabūt. Tāpēc arī ģimenes tiek iznīcinātas. Pēc iespējas ātri bērnus mātēm jāķem, lai tikai nedabūtu ar mātes pienu to, kas iezīsts. To vēl cenšas izdzīt ārā. To pienu jau arī kā nevajagot. Buņģiņās jau viss ir. Jā, tos maisjums un vispār, jos pierāda, ka te mammai tas piens ir švaks un slikts, viņa nav dabūjusi tur pieklājīgu barību vajadzīgu ar vajadzīgiem minerāliem un visu pārējo. Un tāpēc ir tā, kā ir. Ko darīt? Ir buņģiņa. Ir buņģiņa, jā. Zinātniski izstrādāta. Tikai tur ir tāda sastāvdaļa iekšā tajā buņģiņā, ka tiešām izaug deģenerāti, nevis normāli bērni. Varbūt kaut gan es domāju, ka tie deģenerāti lielākoties ir sadzemdējuši alkoholu
reibuma. Buņģiņu dzēruma. ietekmes rezultāts. Jā, buņģi. Nu, bet tas ir no citām buņģiņām atkal. Kāds Enerģijas dzērieni, alkoholiskie Kāda dzērieni. starpība? Buņģiņā viss ir un lai... Visu var iepakot buņģiņā. Buņģiņā un ņem no buņģiņas, jā. Armija ar zupa un vispāries ir buņģiņās, citādāk būs jānomirst badā. Jā. Diemžēl, bet tas nav pareizais ceļš. Jā. Labi, mēs tikām ar to, ka ģimene tiek iznīcināta, ka ģimene ir galvenais, ģimene ir sabiedrības pamatšūniņa, ģimene ir valsts pamatšūniņa, bet ja ģimene nav, tad arī no otras puses skatoties valsts vairs nav, diemžēl. Jums ar tā liekas? Valsts jau vairs nav. Kur tad jūs redzat to mūsu valsti? Robežu nav, valsts nav, savas naudas nav. Jā, sava banka nav, un mēs vairs... Un tādus nav, mēs varam ņau vēl ilgi. Tas nav ņau, tas ir vienkārši... Ka nav. Ka likvidēti, jā, šīs institūcijas, kuras ir obligāti valsts atribūti. Jo bez tiem valsts vairs nav valsts. Tāpat kā ir atribūti, ar kuriem ģimene ir ģimene, un kad viņi vairs nav ģimene. Jā, kā tu gribi teikt, ka Eiropa ir valsts? Ir valsts vai nav? Vismaz viņai ir sava nauda. Nauda, tā nav Eiropas nauda, tāpat kā Amerikai, arī dolārs nav Amerikas. Arī nav. Dolāru drukā 12 privātu žīdu banku konglomerāts, kur sauc par Federālo rezervu sistēmu. Mēs ar laiku pa laikam ar flaumasterīti piezīmēju. Jā, un Eiropas centrālā ja tu uzzīmē flaumasterīti, tad tu esi jau naudas viltotājs. Tev ir jāsoda, tev jāliek cietumā, tev ir jāsoda. Nē, to dara, tu zini, kā padomju laikā, kāpēc lika pavāru cietumā. Ne jau tāpēc, ka viņš atnesa mājās sviestu, bet tāpēc, ka viņš atļāvās paņemt tik, cik drīkstēja ēdnīcas direktors ņemt. Ja es ar savu flaumasterīti uzzīmēšu dažas banknotes, mani par to cietumā neliks. Kamēr es nepāriešu ceļu tiem lieliem drukātājiem. Nezinu, vai viņi necieš konkurenci pat ar vienu to papīrīti, tas jau ir par daudz, jo, tu saproti, tas piemērs ir inficējošs, iepatiksies tev, uztaisīja vienu. Bet tur vajag arī prasmes un labus flaumasterus. Flaumasteri neuztaisīs te brīžam te drukā, bet jau tie viltotāji iemācīšies tik veikli taisīt ar visām ūdens zīmēm. Tagad kopē. Nē, kopēts ir kopēts, bet ar visām ūdens zīmēm, ar drošības Amerikā tur esot bijis problēma, ka patiešām... Vai jūs zināt, ka kopētāji ir aizsargāti, ka viņos naudu kopēt nevar? Nē, man nav tāds kopētājs. Man ir daudz vienkāršāki tādi, kurš kopē naudu un nekas sevišķi. Viņš tādā kvalitātē kopē, ka tas nevienam neapdraud neko, tāpēc tu drīksti. Arī es neteikšu, bet tikko ir labāks kopētājs, tā vairs nesanāk. Viņš pazīst naudu. Nē, šitās tās drošības līnijas, kas tur ir iestrādāts un viss priekš signalizācijām un tās ūdenzīmes, tās jau kopētāji nevar pat ielikt iekšā. Bet labi, katrā ziņā es nedomāju, ka mēs naudu drukāsim. Nauda jātrukā ir valstī, kā to es uzskatu par pirmo ļaunumu. Ja, kā naudu drukā privāta bankas un pie tam žīdu bankas. Kurai valstī tu gribētu uzticēt to naudas drukāšanu? Piemēram, kas Vējonis varētu drukāt naudu, jeb kāds Šķēle vai Lembergs vai Šlesers, kam tu uzticētu drukāt naudu? No tevis nosauktiem nevienam. Kam tu tad? Tad jau izrādās, ka nemaz nav kam. Pagaid, Latvijas bankai būtu jādrukā naudu. Bet katrai bankai ir kāds iestādes vadītājs, kas patiesībā drukā un par to atbild. Atbild, jā. Tam jābūt saskaņotām ar tautas varu. Un tas nevar būt cilvēks no ielas. Tautas varu, jā. Vara pieder tautai un tauta, ko teiks, to arī drukās, cik vajag. Jā, bet mūsu bankas prezidents, kā tu zini, mums nav vispār bankas. Par mums nerunā. Runa bija par to, ja mums būtu savas bankas.
tad kas drukātu? Drukātu tas, kuram tauta Nu, piemēram, ja mums būtu prezidents, tad kurš būtu tas prezidents, ko mēs varētu saukt par mūsu prezidentu? Nu, prezidents Latvijā ir tādā, viņš ir reprezentatīva persona. Viņš ir tāds, ko, kā izsūtamais zēns, teiksim, saskarē ar tiem pārējiem viesmīlis. valstu. Gandrīz, jā, uzņem šeit dažādus citu valstu prezidentus, sūtni pieņem citas valsts, vai ne? Bet viņš jau nepiedalās ne likumdošanā, ne naudas drukašanā, neko. Viņš pats ir, kā teikt. Tāpēc, kāpēc viņam tad tiesības ir piedalīties? Kāpēc viņš to nedara? Viņam nav paredzēts, tā nav domāts, kā tu gribi tagad pateikt. Mūsu prezidentiem ir pavisam cita kompetence un cits status, diemžēl. Ieraut? Iztiksim bez ieraušanas, bet labi. Jā, bet redzi, esam nonākuši, ka mums pat nav tā paša pamata, ka mums nav ne naudas, ne bankas, ne valsts. Bet kā tad mēs varam? Bet dziesmotā revolūcija jau bija priekš tam, lai mums būtu beidzot sava nauda, sava banka, sava valsts. Ar karogiem krastmalā stāvējam un dziedājam, lai mums būtu. Un pagājuši vairāk kā 20 gadi izrādās, ka nav. Ka ir vēl mazāk nekā bija tad. Redzi, mēs jau tajā brīdī pat nesaprātām, ko mēs īsti gribam. Vismaz tie 99%. Bet mēs zinājām, ka vara pateica, tagad drīkst ar karogu nākt, un mēs gājām. Jā, tas bija liels jāmpadrats, es tev teikšu gan, jā. Es atceros, es arī biju aizgājis pats. Tu zini, uz tām barikādēm gan es nestāvēju, jo es sapratu, ka ar tiem līdzekļiem, kādi ir armijas rīcībā, tās barikādas burtiski. Tā jau nebija militāra iestādījums, kur būtu kaut kāda armija jāaptur. Barikādēs mums bija jāuzvar pašiem savi netikumi un jānogalina sevī padomi latvietis. Bet redz, taisn otrādi, viņš tika nodibināts vēl stingrākā pakāpē, stipri augstākā pakāpē. Neko nemācījās neviens, ne no tām barikādēm, neko. Es negribu teikt, ka visi, bet puse tie, kas tās barikādēs piedalījās, tiem bija atkal tāda saviesīga sanākšana, ieraudzījis sen neredzētus draugus, tur augsts bija un tā tad varēja ieraut mazliet, ne tikai karstu tēju, bet arī kaut ko. Bet tā, Juri, vienmēr ir. Tādos gadījumos vienmēr uzrodās tie, kam garšo tēju. Tas ir publisks pasākums, un kā tad iztikt? Tad nav viesmīlība, saviesīgums zūd, vai ne? Viņš nejūtās brīvs cilvēks. Bet tad pat laikā es patiešām pazīstu vienu krieviņu, kurš bija tāds tajā laikā kooperatīvi, tad viņam bija savs kooperatīviņš, un viņš tiešām diezgan lielu naudu pirka tās maizītes, viesmaizītes, un beda viņas pavelti dalīja un vārīja to tēju, un pēc tam jau viņus nostūma visus malā, un es viņu vairs tā nekur neredzu, ka viņš kaut kur būtu, jā, bet es tiešām zinu to cilvēku, kurš nesautīgi to visu darīja. Es atceros arī to gadījumu, kad tajā laikā pavalsnieks atļāvās kaut ko uzrakstīt, ne tā kā domāja tas vairākums, kas tajās barikādēs bija un atnes šo laikrakstu uz barikādēm. Tad kā pret viņiem attiecās? Trakāk nekā pret omoniešiem. Tas viss ir briesmīgi. Tas viss ir briesmīgi. Tā ir jāmācās. Jā. Redzi, es vēl mazliet gribēju. Bet tik lēnāk. Lēnāk, jā, no tās jaukās intervijas, ko tu DDD meitenēm iedev taisni par šo jautājumu, paskaties. Tagad atgriezīsimies Latvijā, lai mēs šeit spētu īstenot katrs savas vajadzības un ieceres, kam saldu, kam sāļu, kam skābu un kam reibinošu. Mums ir jāizveido tāda valsts, kas to nodrošina, kas to veicina un kas šo iespēju sargā. Nevis jāiekļaujas un jāpakļaujas citiem valstiskiem veidojumiem vai citām valstīm, kurām ir savas vēlmes, savas iegribas, savas vajadzības un kuru sasniegšanai tiekam izmantoti mēs. Mēs šajās savienībās un šajās politiskajās konstrukcijās tiekam izmantoti, lai palīdzētu viņiem. Lai ar mūsu palīdzību viņi nodrošinātu sev tādu valsts iekārtu, kāda atbilst viņu vajadzībām un interesēm. Ja mūsu vajadzības intereses neatbilst, vai sāk traucēt viņu interesēm, tas ir svešinieku, jā, Leonard? Jā. Un vajadzībām. Tad viņu intereses un vajadzības, kā kaut kas svarīgāks, nozīmīgāks, tiek liktas pirmajā vietā.
jo viņu taču ir vairāk par mums, jo lielāks ir valstiskais veidojums, savienība, kurā mēs kā tauta iekļaujamies, jo mazāks mums kļūst iespējas īstenot tieši savas vēlmes un realizēt tieši savas vajadzības un intereses. Kā mums izveidot valsti, kur mēs varētu vispirms rūpēties par sevi, un tad, ja kas paliek pāri, cilvēcības un humanismu vārdā, atbalstīt arī citus, protams, tikai tik tālu, cik tas neapdraud un netraucē mums pašiem. Zelta vārdi, Tur gan ir tas viss jālasa garumā, jo tas ir tikai viens mazs fragmentiņš, kurā ir paskaidrot viena maza doma, bet tas viss kopumā, kāpēc es pie tāda pesimistiska raksta nonācu, ir tas, ka mēs esam dažādi, mums ir dažādas vēlmes, tiešām mēs viens gribam saldu, viens grib skābu, un neviens, ne otrs nav ne labs, ne slikts, mēs vienkārši esam arī dažādi, kaut mums ir viena mātes valoda. Un mums ir kaut kā jāpamanās kopā sadzīvot tā, lai mēs varētu paši sev šīs dažādiem cilvēkiem vēlamās lietas nodrošināt un panākt to visu. Un, diemžēl, ir jāsecina viens tāda negācija, kas mums ļoti daudz ko traucē darīt. Un tur es minu tādu piemēru, ka ja mēs nolēmsim rītā cept desiņas un dzert, kvasu vai alu, tad mēs sarunāsim 3 vai 5 cilvēki, ka viens ņems desiņas, otrs ņems alu, trešais ņems vēl kaut ko, ceturtais darīs vēl kaut ko, sadalīs pienākumus, rītā tikos sanākam un darīsim to. Un tad, kad mēs būsim sanākuši, es lieku abas rokas uz abām sirdīm un saku, vienmēr būs kāds, kurš neatnesīs sērkociņus. Un mēs to ugunskura nekurināsim, tās desiņas necepsim un neko nedzersim. Un kāpēc viņš neatnesīs? Nevis tāpēc, ka viņš būtu apzināts ļaundars, bet viņš paskaidros, ka viņš bija domājis, ka viņam ir, un nepārbaudīja līdz brīdim, kamēr jau bija jānāk šurp, un izrādījās, ka tomēr nav. Vai viņš bija domājis, ka viņš nopirks pa ceļam veikalā, bet vakar tā kā jau negribējās, rītā pa ceļam nopirks, bet rītā veikals ir slēgts. Viņam būs attaisnojošs iemesls, bet rezultāts... Ne pa to ceļu brauca. Jā, visādi stāsti būs, bet vienmēr būs kāds, kura dēļ mūsu kopēji ieplānotais neizdosies. Un es domāju, Aivar, to arī var ļoti daudz atcerēties no tēvzemiešu laikiem, no daudziem laikiem. Lai cik mēs kopā ko neieplānotu, vienmēr būs kāds, kurš neatnesīs sērkociņus un to lietu sagraus. Bet, ja tam, kuram ir uzticēts atnest sērkociņus, vēl samaksā par to, ka viņš sērkociņus neatnes, tad ir vēl vieglāk pret mums darboties. Un tad tā Rīga nekad nebūs latviska, jo vienmēr būs kāds, kurš neatnesīs dažādu iemeslu dēļ sērkociņus. Ja. Un tad ir tikai viens veids, kā šo lietu sakārtot. Nevis ļaut viņam brīvprātīgi atnest vai neatnest, bet uzlikt par pienākumu tā, lai viņš baidītos no sekām, kas būs tad personiski viņam, ja viņš tos sērkociņus neatnesīs. Un kaut ko līdzīgu Vācijā izdarīja Adolfs Hitlers. Pašu cilvēku, pašas tautas labā, lai tautai būtu labāk, viņš viņus piekrāpa. Jo te viss ir, ko es stāstu, te nav nekā konkrēta un precīzi, te viss ir līdzībās. Viņš viņus piekrāpa, un viņi redzēja rezultātu tam, kad viņus piekrāpa un ka viņiem no tā kļuva labāk. Un viņi saprata, nevajag man tik daudz tās pilsoņu tiesības, nevajag man tik daudz tās vārda brīvības, galvenais, lai man ir labāk. Es darīšu, kā vadonis teiks, un man būs labāk, jo līdz šim es darīju, kā viņš teica, un man patiešām kļuva labāk. Gada laikā vairs nav bezdarba. Pirmais, kas ieviesa mātēm pabalsts par bērniem, tas bija Adolfs Hitlers. Mēs varam ļoti daudz ko uzskaitīt. Pirmais, kas aizliedza vispār visādas izmēģinājumus uz dzīvniekiem, ķimikāliju un tam līdzīgi, tas bija Adolfs Hitlers. Mēs varam ļoti daudz par ko minēt. Es ne tāpēc, ka viņu slavinātu, bet vienkārši saku, ka ir divi veidi. Vai nu mēs dodam visiem tiesības neatnest sērkociņus, un viņus par to nesodam, un rezultātā mūsu kopējā lieta neizpildās. Vai otrādi, mums viņi ir jāpiespiež tā,
lai no tā, ka viņus piespiež, viņiem pašiem kļūtu labāk. Un tad cilvēkam varbūt nav jāsaka, tā kā to dara politiķi. Nevis vajag teikt visu, kā ir, bet tikai izlasīt to informāciju, kā, piemēram, to darīja Tautas partija. Runā tikai par tām lietām, kuras tu labi pārzini, atrod tikai tās problēmas, kuras cilvēki arī zina, uzskaiti viņam un pastāsti, kā tu viņus atrisinās, tā, lai cilvēks tev noticētu un tevi ievēlēs. Un Tēvzemiešu pirmās vēlēšana kampaņas galvenā kļūda bija tā, ka viņi vēlējās teikt tikai taisnību. Un runāja un cerēja un plānoja garos stāstos, bet cilvēks grib tuvāk zemē. Un iznāca kā vienmēr. Jā, ieguva tie, kas pārsolīja, kas bija gudrāki un veiklāki. Kaut gan nekādā gadījumā viņi nebija labāki. Nē, Tēvzemieši, manuprāt, patiešām bija labāki. Jā, un vienmēr bija kāds, kas visu to nojauc. Jā, vienmēr bija man ir kāds. dzīves piemērs, man šķiet, ka es jau kādreiz stāstīju, dzīves piemērs par to, ka kāds vienmēr nojauc. Rīcības komiteja, Tēvzemē brīvībai, Saeimas Jēkab ielā, frakcijas mājā tur. Es jau tur sēdēju maliņā tikai. Šodien tēma tāda un tāda, tās ir jāapskata, tas ir ļoti svarīgi. Kā mēs turpmāk darīsim, ko darīsim? Ļoti svarīgi. Ienāk Dzintars Rasnačs, sēd sākumā, pasaka, ziniet, mēs šo jautājumu šodien neapspriedīsim, to jāatliek uz vēlāku laiku, tas ir pārāk nopietns, mēs apspriedīsim kaut ko citu. Protams, uz vēlāku laiku tas viss ir aizmirsts, jo ir radīta jau nākošā problēma. Un tad Dzintars Rasnačs ar vienu vēl cīnās. Un vēl viens piemērs, skaidrs piemērs, kamēr es vēl biju Tēvzemē brīvības rindās. Es saku, jūs cīnaties to, kā te to varu saglabāt un iet kopsolē ar viņiem, bet es gribētu, lai mēs tomēr Tēvzemē brīvībai, kā organizācija, kā partija, iestātos par mūsu tiesībām, par starptautisko tiesību normām. Dzintars Rasnačs, Aivar, šodien uz tiesībām neviens neskatās. Šodien visu izšķir spēks. Un tāds ir šodien mūsu tieslietu ministrs. Bet viņam bija tāpēc arī šeit bija avīze par to iepriekšējā DDD avīze. Kāpēc netiek nekas darīts? Kāpēc deklarācija par okupācijas faktu, kurš uzliek par pienākumu ministrs kabinetam veikt okupācijas seku novēršanu, nedarbojas līdz šai dienai, no 96. gada. Vairāk kā 20 gadu laikā neviens ministrs kabinets nav rūpējis novērst šīs sekas, šīs okupācijas sekas, ko lēma Saeima. Un tas ir Dzintars Rasnačs, tieslietu ministrs. Un tādi tieslietu ministri visu laiku ir no šīs apvienības. Un tauta domā, ja tas mūsējais nacionāls ir tieslietu ministrs, tad jau būs viss kārtībā. Tā ir vienkārši tautas iemidzināšana. Un kāpēc tad šitie te varanie, kam šī vara ir, kas iznīcina Latviju un Latvijas tautu, kāpēc tad tie uztic tieši nacionālistiem it kā to tieslietu ministri vadīt? Tieši tāpēc, lai radītu ilūziju, ka tūlīt būs viss kārtībā. Nu, nav kārtībā. Labi, vīri, es atkal mazliet atslodzēju jauku dziesmu, kuru visi ļoti labi zina. Uzskata, ka tā ir latviešu dziesma, bet līdz latviešu dziesmai kā līdz saulei. Paklausīsimies, tad dzirdēsim Džims Rīvs par blondo matrozīti Gold on Biskajā. Jā, paldies Džimam Rīvam par, kā mēs teiktu, pie Dzintara jūras. Ja? Kā Freddie Queens teica, no, tā nav nekāda mazā kaja, tā esot Nordzevellen. Jā, pa Ziemeļjūras viļņiem dziesmu, bet mēs esam mazā kaja. Tāpat tas ir vecais ratiņš, tāpat pie Dzintara jūras un vēl daudzas dziesmas. Ja tā mazliet painteresēs un paskatās, Leonards pat izstāstīja, ka viņš arī esot bijis tur kaut kādā sajietā, kur daudzu tautību bērni. Un visi dzied vienu un to pašu dziesmu, tikai katrs savā valodā. Nu, redziet, mūzika ir tāda lieta, kas stāv pāri. Katrs pieliek savā valodā vārdus, pieliek klāt, protams, patīkams un jaukus tādus. Arī šajā dziesmā nāca līdzi mana dzimtenes meitene teica.
kur palikuši tās meitenes, kas varētu vest tajā cīņā un teikt, nāc līdzi. Mēs saucam šeit, lai meitenes atnāk uz rādio, viņas nenāk. Viena jāgatavojas, viena nav nobriedusi, nav materiāls savākusi, viena saka, pagaidi, es tagad nevaru, es nezinu, vai tur kāda reize, vai gada reize, mēneša reize, vai kāda reize, vai kas, bet nav. Mēs te vieni veči pukstam, drīz mūs pārmetīs, ka mēs neko te nesaprotam vispār no mūsu tautai svarīgām lietām. Ne tā, kungi? Kā jums liekas? Juri, tas klausītāju skaits un tā tendence, ka viņu paliek arvien vairāk, liecina par to, ka diez vai būs tā, ka pārmetīs. Bet atbildot uz tavu konkrēto jautājumu, kur tās meitenes palikušas, es tev teikšu pilnīgi godīgi. Es viņas neņēmu. Kāpēc? Man ir meitene. Bet viņas nemāk runāt, vai viņam nav īstās tēmas, ja viņi mums traucēs. Es tev atbildēju, es nezinu, es neņēmu. Ja es būtu paņēmis, tad es varētu teikt, es paņēmu, tāpēc viņu nav, bet es neņēmu. Jā, droši paliek nedroši, ja, ka mums te putru pa daudz sāli nepieliek vai vēl kaut ko. Ja tu gribi zināt manu viedokli, tad mans viedoklis ir tāds, ka man liekas, ka sievietēm tomēr nebūtu politikā jācīnās un jākaro, un tas, ka viņas ir spiesas to darīt, šīs konkrētās meitenes dažas, tad tas ir vienkārši tāpēc, ka viņas ir spiesas ar tiem vīriešiem laikam bieži būtu bruņš jāvelk. Jā, bet žīdi, kā tu redzi, nevispār sievietes nelaiž pie teikšanas. Sievietes priekš žīdiem vispār nav cilvēks. Tā nav taisnība. Kā? Nē, tā nav taisnība. Pagaid, sinagogā viņām jāsēž atsevišķā tur tādā balkoniņā un ne jau visām, tikai tām, kurām ir ļauts tikai. Tas viss ir bet pareizi. Nekādās politikās, nekādas sievietes. Atceries pie padomjas lielais politbirojs. Viena Furceva bija kultūras ministre, tu atceries, jā, tur bija šodien šīs feministas teikt, ka tā bija pilnīgi sieviešu diskriminācija, bet tā jau ir. Jā, vīrieši tagad ir kļuvuši pa bābām, pa sievietēm, un sievietes ir kļuvuši tik vīrišķīgas, ka aizmirsuši savu tiešo pienākumu dzemdēt, radīt bērnus un gatavot ēdienu. Ko es varu darīt? Tagad ir samainījušies lomām, un tie vieni nemāk to vienu lietu, un tie otri nemāk otru lietu, bet pie žīdiem ir viss kārtībā. Tur sievietes nelaiž pie stūrus. Ja tur bija Golda Meira tāda, atceries, no kurienes no Odesas viņa Kievā un arī Rīgā dzīvojas esot kādu brīdi pirms aizbrauc uz Izraelu. Bet, tā ir, ko mums darīt. Bet viņiem ir savas īpatnības, jo viņiem garīgais vadītājs nav tikai garīgais vadītājs, bet arī saimnieciskais vadītājs. Viņš nosaka ne tikai kā cilvēki dzīvos un kāda viņiem būs garīgā dzīve, bet kāda arī būs saimnieciskā dzīve, atšķirībā no visām pāriem reliģijām, kur tomēr reliģija tā īsti, vismaz atklāti, nejaucās saimnieciskās lietās, tad žīdiem ir drusku savādāk tas viss. Tur rabīns nosaka visu, ne tikai to, ar ko un kā, bet tu dzīvos, bet arī ko tu darīsi un kā tu pelnīsi. Vai tev dod zaļo gaisumu vai nedod? Zini, jā, Juri, tu runā par tām sievietēm. Savā laikā lasīju tāds pētījums, ka visizglītotākās sievietes politikā ir tās, kas dzīvo mājās. Jā. Jo viņas lūk virtuvē un istabā, viņai radio viņai ieslēgts ir visu dienu, viņa dzird visus tos politiķus no rīta līdz vakaram, dzīvojot pa māju. Viņi dzird, ko politiķi runā to, un izrādās, ka viņas ir visizglītotākās. Tās, kas kur grābstās no vienas konferences uz otru konferenci, kā tu tur pat pieminēji to Maskavas, tām ir šaurs skatījums uz to politiku kopumā, bet, lūk, tās mājasaimnieces, tās esot visgudrāk, vislabāk izglītots, bet viņas atkal savukārt nepiedalās tajā politikā, viņas netaisa karjeru, viņas nav partijās kaut kādās, viņas vienkārši zina. Viņas redz, un tas ir labi, no vienas puses varbūt ir labi, viņi vismaz saviem bērniem un savam vīram kaut ko var iestāstīt, ko viņš darbā būdams kaut kur, kaut kādā specialitātē nav noklausījies, un sieva viņam pastāsta. Tas jau bija tikai normālā sabiedrībā, kur ir, teiksim, kur ģimenes galva strādā, un māte ir pie bērniem, un mājās dzīvo. Tas ir normālā sabiedrībā, mums jau tāds nav šobrīd. Bērni vispār atdot, nezinu, kur audzināšanā.
Par viņiem nerūpējās, neskatās, ne Ja par viņi ir veselību, ne vispār- par izglītību, nemaz nerunājot. Jā. Tā kā diezgan briesmīgs stāvoklis ir, bet par to, kāpēc mums nav joprojām savas valsts un kā mums tikt pie savas valsts, to jau savā laikā Gunārs Freimans teica, viņš saka, kamēr vairums latvieši nesapratīs, ka mums šobrīd savas valsts nav, ka mēs esam zaudējuši, tikmēr arī nekas nevainīsies. Un mēs te runājam par to, cik tas zinu, cik nezinu. Vairums šo valsti uzskata par valsti un par brīvu un neatkarīgu, lai gan tāda nemaz nav. Nav nec brīva, nec neatkarīga. Un redz, vairums uzskata, ka šī ir tās 1918. gada 18. novembra Latvijas tiesību pārņēmēja un kā Kas nav? turpinājums, Kas nav tiesa nemaz? kas nav tiesa un kas nemaz nav īstenībā tā. Nu, dzīvo ilūzijās. Jā, savā pasaulē, un tā ir lielākā problēma. Man pat, burtiski ar putām uz lūpām metās virsū un saka, kā tu var būt, tu esi nodevējis, tu esi kaut kāds, kā tu nesaproti, kur tu, kas tu vispār esi, jā. Un, ko darīt man, es saku, kas es Atzīst esmu. savu vainu. Es neesmu vainīgs ne pie kā. Es tikai, Bet no miera labad piekrīt. tu zini, ka es neesmu no tiem, kas piekrīt. Man lietas jāsauc īstos vārdos. Man Kad tu jābūt nemieru tikai nesi, ja? kādu nemieru. Es vienā angļu mierā visu to uzņemu, paskaidroju, stāstu, ka, diemžēl, kā tas ir bijis un kā tas nebijis. Es vēl trakāk, es vēl stāstu, ka Latvija faktiski jau tika nodibināta 30. janvārī 18. gada, atceries, Anglija 11. novembrī tajā pašā 18. gadā, tas ir pirms 18. novembra, atzina Latviju kā neatkarīgu valsti. Angļu masoņi atzina, karaļnams, visi. Bet tu man atvaino. Nav, tad izrādās vēl viena Latvija. 40. gadā vēl viena Latvija sākās. 90. gadā 4. maija Latvija. 4. maija Latvija arī tika faktiski nolikvidēta, kad visu to sākumu, kā bija taisīts, Latvijas ceļš iekārtoja pa jaunu ceļu. Jauna ceļa Latvija atkal parādījās. Ja? Un šodien, kā es domāju, ka Latvijas vispārīgi nav. Tur es klausu tam pašam Hermanam Rompējam, kurš saka, aizmirstiet tādu vārdu tauta, tautība, jūs esat eiropieši, mēs esam Eiropā, un vairs mums nekāda daļa vispār ne pa kādu Latviju nav. Tam dēļ acīm redzot tos 60 miljonus, ko tagad centīsies iztērēt, lai mums atkal radītu ilūziju, lai pierādītu, lai mums miglu acīs pūstu, un censtos iestāstīt, ka šī ir tā brīvā Latvija, mēs dzīvojam laimē, vienos priekos, jā, tikai mēs nīkstam ārā. Es redzu to reālo faktu, jā, ka tik daudz cilvēks, cik Latvija pazaudējusi tagad šajā saucamajā brīvajā Latvijā. Latvija nav pazaudējusi 2 pasaules karos un visās izvešanās kopā ņemtās. Diemžēl, tie ir fakti, nevis manas iedomas vai man liekas kaut kas, tas ir acīm redzams fakts visiem, dokumentiem. Ne tā? Ir jau, Jūri, vēl viens Latvijas nosaukums šai Latvijai. Latvijas ceļa Latvija. To es pat tā kaut kur izlasīju. Ir tāds viedoklis, ka Latvijas ceļa Latvija un pamatojums, ka viss šīs ziepes ievārīja šitas Latvijas ceļš, tas klubs 21. Visas ziepes ievārīja šitās, kas tagad ir sekas mūsu nezināšanai un šitām nekārtībām visām. Tas Ivars Godmans ar savu bandu. Un kas viņiem visiem ir kopējis? Jā, kas viņam kopējis? Jā, kopēja pagātne Latvijas komunistiskajā partijā. Visiem kopīgi. Un lielākā daļa bijuši tajos maisos, kurus šodien strīdās. Maisos bija parasti maziņi stučītāji. Šie vismaz daļa no viņiem drusciņ cita līmeņa. Cita līmeņa darboņi. Jā, augstāka līmeņa, jā. Bet redzi, tie, ja atklās... Kas vadīja šos stučītājus. Jā, bet ja atklās to stučītājs, tad jau nonāks arī pie viņa. Tie parādīs ar pirkstu uz augšu. Redzi, es jau neko, bet viņš man draudēja, viņš man teica, ja es tā nedarīšu, tad man būs un parāda. Ja vēl kaut ko? No pieredzes mēs zinām, ka nodevējs nodod ne tāpēc, ka viņam draud, bet tāpēc, ka viņam tas sagādā baudu. Es domāju, ka ir gan tādi, gan tādi. Varbūt izdevīgi viņam šajā brīdī. Jā,
Jā, daudzu šķirņu, daudzu sugu, ja pasugu šie te kadri ir. Jā. Nu redz, nu tā ir kopēja pagātne tieši tā, un visi bijuši. Un tas liecina par to, ka tas nav nejauši, bet ir bijis šīs mūsu nosauktās organizācijas organizēts pasākums. Tieši tā, jā. Tāpēc arī... Jā, bija jau Tautas fronts lielais sešinieks saucamais, kurš gāja uz kompartijas to mītni, centrālo komiteju pēc instrukcijām, kā vadīt Tautas fronti. Bet tas nav nekas slepens. Kompartijas arhīvos un dokumentos tas viss ir izlasāms, kā tika dibināta Tautas fronte, kā tur piedalījās Boris Spugo, kādas runas kurš teica, gan par to, kā tika dibināta Interfronte, mēs redzam un zinām, no kurienes tās kājas aug, un tas nav nekas slepens. To var jebkurš, kam par to ir interesi, pārliecināties. Nav intereses. Slepens tas nav, bet intereses nav, un ja nav intereses, nav arī zināšanas. Nav zināšanas, un tā arī paliek nezinot. To mēs varētu saukt un peld pa straumu. Skaistos vārdos bail domāt. Jā, arī bail, tā ir. Bail domāt, labāk nedomāt. Bet tā cilvēki, kas saka, vai es par to nevaru iedomāties, man slikti kļūst. Viņš saka, labāk es nedomāšu. Tā ir pilnīgi atklāta saruna ar tādiem cilvēkiem. Viņš saka, lietas man mieru, negrib zināt, negrib nekā zināt. Tas man iedveš šausmas, man sliktu no tā kļūst. Un tā arī ir. Jo kas tad, no kā cilvēkam slikti kļūst? No sliktām runām, no stresa, no sliktām domām. Tāpēc ir vieglāk dzīvot, neko nezinot. Jā, jo nervi jau visu regulē. Esi dumšs un mani labi. Nervi visu regulē. Jā, tāpēc arī lielākā cilvēku daļa neredz pats savu degungalu, ko es atkārtos jau daudzkārt, jo acis ciet, viņi tādā transa pusmiega stāvoklī, mums viss ir tā uz pusēm. Kā es teicu, latviešu vairs faktiski nav, lielākā daļa latviešu ir kļuvuši par puslatviešiem. Vispirms gan viņi ietaisīti ir, tā teikt, jauktās laulībās, dažādās, no viena puse tāda, otra tāda, to mēs redzam gan pēc tiem uzvārdiem, gan arī pēc to, kā viņi runā, pēc viņu uzvedības, pēc viņu izpratnes un daudzām citām pazīmēm, bet, jā, pieskait pie latviešiem, pie mums jau, ka es izlasu avīzē rakstīts, nu skaidri redzams, viņš nemāk pat latvisku runāt. Latviešu sportisti, nevis Latvijas, bet latviešu sportisti, viņš pat var būt pilsonis, nav viņš ir nepilsonis Latvijas, bet vienalga. Avīzē raksta un piemin, lai atkal nekurinātu naidu, lai atkal būtu toleranti, lai atkal, kāds neapvainotos un būtu augsta diskusiju kultūra. Nu, saka, latviešu sportisti. Nu, pa noziedzniekam ar apmēram, ka kāds tur tajā Īrijā, Anglijā, jebkur savāra ziepes, nu, tad amerikāņi saka latviešu izcelsmes. Jeb Latvijas izcelsmes, kā tur ir, kā viņi saka. Nu, ir. Viņi šķiro, ka mēs neesam tādi. Mēs esam drusku savādāki. Es atceros, ka savā laikā jau nelaiķis mūsu biedrības latvietis prezidents mācītājs Kārlis Zuika, viņš dzīvoja Vācijā, un tad viņš stāstīja, kā viņš bija sajaucis vilcienus un iekāps nepareizā vilcienā, un atnāca biļešu kontrole, un secināja, ka viņš biļeti nopircis ne uz turieni. Un pēc tam viņam atnāca mājās pa pastu kvīts, kurā bija rakstīts, ka hers tāds, un iekavās uzrakstīts lete. Latvietis ir pārkāpis. Tas nav vācietis, kurš brauc bez biļetes, tas ir latvietis. Tas nav tāds kā mēs. Viņi īpaši uzsver, ka tas nav tāds kā mēs, ka tas ir tomēr latvietis. Jā, nu, bet vācieši paši ir tik sakaudināti gan par to holokaustu, gan darīti vainīgi par to, ka uzbrukuši Padomju Savienībai. Kaut gan, nu, nevajadzēja vispār Hitleram brukt virsū, es teikšu. Būtu mēs Eiropas Savienībā dzīvojuši jau 41. gada jūlijā. Kāda problēma? Taču
Hitlers bija zaudējis karu, viņu pat nesākot. Viņam nebija cita iespēja. Izlūkdienas ziņoja, ka tur ir 1 miljonu armādas upei otrā pusē. Jo, nevar, īlēni varbūt maisā noslēpt, kaut gan viņš nenolaida un negaidīja, kad atbrauks Krievu tanki līdz Berlīnai. Jā, viņš negaidīja, ka līdz Berlīnai atbrauks. Viņš pārleca pāri visam tam un izrādījās 1,5–2 miljoni Krievu armijas aizmuguri atradās gūstā faktiski, vai ne? Jo aizsardzības ieroči viņiem nebija. Un uz priekšu iet, zaudējuši komandu un visu pārējo, un kad sabumboja, paņēma, ko varēja gūstā, liela daļa laida ļekas, ko nagi nes, vai ne? Un tā tālāk. Un aizjot līdz Maskvai praktiski, kā jūs zinat, kungi, 2 aizsardzības līnijas bija 4000 km garumā no Baltās līdz Melnai jūrai. Viens sauca Josifs Staļin, otrs saucās Klement Vorošilov. Tas ir pazemes tuneļi. 1000 kilometru garumā. Pa šiem tuneļiem varēja braukt šaursliežu dzelzceļš un mašīnas tās 1,5 tonnīgās. Tur bija bruģēts, asfaltēts, ja es nezinu, es neesmu redzējis, kā tur bija iekšā. Visos tos punktos starp ezeriem strateģiskās vietās, visur bija dzoti, doti, bunkuri. Viss tas tika atstāts, jo neviens netaisījās aizstāvēties, neviens netaisījās aizsargāties. Saproti? Aizstāvēšanās ieroči ir mīnu lauki, kaut kādi tādi, kā es teicu, šīs 2 aizsardzības līnijas. Tās tika pamestas, tur nekas vairs nebija. Visi ieroči, visi lādiņi, visi cilvēki, visi bija tur pie robežas, lai pēc nedēļas varbūt Adolfs neriskēja gaidīt vēl nedēļu, ja, jo varēja būt tikpat labi izlūkdienests atnesa ziņas, ka varbūt gan 29. jūnijā, gan 6. jūlijā. Burtiski tur bija tā, droši paliek nedrošs, bija jāsāk. Bet es saku, viņš bija zaudējis, jo pats Hitlers daudzās vietās, es esmu lasījis, ir atzinis, ka viņš būtu gatavs karot 44. gadā, jo šis barons Manfreds von Ardenne, kas ir atombumbas tēvs faktiski, 600 patentu autors, viņam ir 2 Staļina prēmijas piešķirtas, jo Hitlers faktiski uzdāvināja Staļinam atombumbu, lai šie Amerikas varmākas nebūtu, neiekarotu visu pasauli, jo ja Krievijai nebūtu bijis atombumba, amerikāņi nodemonstrēja Hirosimu un Nagasaki, redziet, pie tam tā viena atombumba varēja būt vāciešu atombumba, viņi taču pārķēra to zemūdeni, ka Indijas okeānā brauc uz Japānu, jo Hitlers bija uzspridzinājis jau 3 atombumbas līdz tam brīdim, līdz kara beigām. Vienu Dānijai piederošā salā Baltijas jūrā, kur 700 Krievu gūstekņu zaldātiņi par izmēģinājumu trusīšiem bija, vienu Pomerānijā, cik es saprotu, ka tas bija pazemē, kaut kur kādā salās, tur bija arī tās urāna raktūs, un 3. Japāņu jūrā, netālu no Korejas krasta. Jā, tātad, redz, tādi ir vēsturi, tādi fakti, ko darīt, jā, to var izlasīt Wikipēdijā, visur, kur grib, visās 2 Staļina prēmiju laureāts, jā, par ko? Visā SS melnā uniformā, ar visām regālijām, ar visiem ozolu krustiem, ar viss kā, krusts, dzels krusts ar briljantiem un ozolu lapām. Tas augstākais apbalvojums bija Manfredam von Ardenne. Un tie 200 gudrākie veči iznāca visi ārā, baltu karogu padevās un aizbrauca visu uz Maskavu, no Okķabrskai poļa un uztaisīja tur riktīgu centru, kur 49. gadā jau bija bumbas vajadzīgā skaitā un jau bija lietošanā Padomju Savienībā. Redz, faktiski Hitlers uzdāvināja Staļinam atombumbu. Redz, Hitlers būtu bijis gatavs karot, kā es teicu, tikai 44. Viņš jau cerēja uz ūdeņraža bumbu, bet to amerikāņi sabombardēja Trondheimā un to smagā ūdens rūpnicu. Un, neiznāca, tā. Labi, mēs atkal mazliet pa dziļu, tālu aizbraucam atpakaļ, bet rezultāts ir tāds, kāds ir, diemžēl. Bet ko darīt mums, kas mums būtu jāņem vērā, kā mums jārīkojas? Vai mēs drīkstam tā palaisties un nedomāt un stāstīt paši sev pasakas un cerēt, ka būs kāds brīnums te no debesīm vai no nezinu kurienes? Es domāju, ka no debesīm lietutiņš un sniegs krīt tikai, kādreiz kādu putekļu un vēl kaut kas. Bet tādi dzīvi, ko mums darīt? Brīnumi mēdz notikt.
Brīnum? Jā. Nē, es domāju, ka te nav brīnum. Es neesmu dzīvē nevienu brīnumu redzējis. Viss ir likuma sakarīgi noticies. Tāpatās vien nekas nenotiek. Ir bijis kāds nopietns iemesls, varbūt mēs nezinājām vienkārši, ka Tieši tā, bija mums tas ir un tad mēs jādzīvo tā, brīnamies. lai mēs kļūtu par pietiekam nopietnu iemeslu, lai notiktu brīnums ar mums. Jā. Brīnumi parasti notiek tad, ja tu par viņiem nekā nezini. Un tad tas tev ir brīnums. Ja tu nezini, no kā viņš ir cēlies, nu tad to uzskat par brīnumu. Bet kā jau Jūras saka, viss ir likumsakarība. Pamatā tas viss notiek pēc dabas likumiem. Kā attīstās cilvēks, kā attīstās dzīvnieku pasaule, kā dzīvība vispār uz zemes attīstās, viss ir pēc dabas likumiem. Nu, pa cilvēks jāsaka tā, ka tā ir tiešām vissamaitātākā dzīvības forma uz zemes. Cilvēks ir vissamaitākākais. Dzīvnieki nav tik samaitāti kā cilvēks. Nu, arī uzdevumi ir dažādi. Jā. Nu, labi, mēs atkal pēc šīm diskusijām pārunām atkal paklausīsimies to filmu, kas ir redzējis Reis Čārls pa ģēnijs. Jauka filma bija, un tagad Reis Čārls ar jauku tādu blūzveidīgu dziesmu gandrīz vai bastidi. Jā, paldies Rejam Čārlam, ģēnijam, kura vairs nav mūsu vidū jau vienu brīdi, bet viņš paspēja akls būdams daudz ko padarīt, sadziedāt daudz dziesmas, pat arī sakomponēt. Nu, mēs apakaļ Radio Merkurs ēterā un pārunājam tās lietas, ko tad, kā nu mums ir ar latviešiem. Cik tālu esam tikuši, kā es teicu, ka lielākā daļa jau ir kļuvuši puslatvieši. Viņi nav vairs pat latvieši, viņi ir aizmirsuši, ka viņi ir latvieši, aizmirsuši savas saknes, no kā viņi cēlušies, viņi ir padarīti jau par tādas vidējās dzimtes cilvēkiem. Uz to arī cenšas un iet visa šī sistēma, kāda pat laban tā, kuru mēs saucam par demokrātiju, par civilizāciju, pa visu tā iet galīgi ne pa to ceļu. Nu, protams, visi tie tumsoņi, mūsu izpratnē tie musulmaņi un kaut kur vēl nezinu kurās valstīs un kādi tie izrādās nav pareizie, tie nav riktīgie vai ne, bet tie vairojās un tie neizmirs, bet mums draud pilnīgi izmiršana. Jo pat mūsu oficiālā demogrāfija, ko valsts varas līmenī, ko publicē Ilmārs Mešs, mums oficiālais demogrāfs, ne, saka, nu 2050. Gadā būšot ne vairāk pat 300,000 latviešiem. Es domāju, ka puslatvieši būs 299,000 no tiem 300,000, ja? Un ja 1,000 būs kaut kāda aborigēnu, palicies kaut kādā, tā kā tas viens, kurš izlīda ārā, saucamajā brīvajā Latvijā jau kādā 1996. Gadā, kad viņš izlīda beidzot no bunkura ārā, kā sēdējis bija no kara laikiem. Tāds pats arī Japānīts viens bija, kuram otrais pasaules karš vēl nebija beidzies. Nu, viņš gan faktiski nav beidzies, ja? Un sācies jau ir trešais pasaules karš, bet viņš nevarēja saprast, kā tas ir, kur tad viņš kā kārtīgs Japānis, Filipīnās kalnos bija tur noslēpies un pat negribēja līst ārā, bailes bija. Latvijā mums ar te viens kaut kur pie Jēkabpils, kur tajos, kaut kur tūmā. Tur atceries, kaut kādā meža ielokā, bunkurā bija sēdējis, tur radinieks, sieva, bērni, tie bija ēdeni viņam nesuši un bet viņš nelien no bunkura ārā. Nu, tādi neizlienot no bunkura, es domāju, ka ar to arī pasauli beidzās. Zin, tur jau nekas labs nav gaidāms un nekas nesanāks. Tā mēs nevaram rīkoties. Nu, es arī saku, ka jāmācās no žīdiem, jāpieņem tādu likumu kā Izrēlā, jo citādāk mums cerības izdzīvot diez vai. Kā jums ir liekas? Mums pareizi liekas. Nu, kā tas ir? Tas tiešām tā ir, jā. Faktiski jau mēs esam pārunājuši to, ka arī mums nav beidzies otrais pasaules karš. Jo gluži vienkārši šīs okupācijas sekas nav likvidēts. Bez tam otrais pasaules karš radīja tādu situāciju, ka mums bija LPSR, padomu vara, pusgadsimta garumā, kura nav beigusies līdz šai dienai, jo varas groži joprojām ir komunistu rokās un viņa pēcnācēju rokās,
komjaunieši vēl kādi mums līderi tik nav te bijuši, tagad kļuvuši pa miljonāriem. Tātad otrais pasaules karš, kas ir radījis šo stāvokli Latvijā, pēc mums nav beidzies. Kamēr nenotiks varas maiņa Latvijā, varam uzskatīt, ka otrais pasaules karš nav beidzies. Un bez tam mums taču ir nolaupīta abrena. Mūsu pilsoņu latviešu zemes. Pirms kara tur dzīvoja 56% latvieši. Un tas nav maz procents. Egilam Tās ir Baldvinam mūsu zemes. tur. Jā. Tās ir mūsu zemes, mūsu tautiešu, mūsu pilsoņu, mūsu pavalsnieku zemes, kas nav atdots atpakaļ. Un tas ir starptautisks noziegums, kuram nav noilguma. Nu, tā vismaz atzīst civilizētā pasaule, tā saucamā civilizētā pasaule. Tas ir noziegums, kurš joprojām pastāv. Un kamēr mēs dzīvojam tādā Latvijā, kur pamatā ir likts noziegums, gan nav notikusi varas maiņa, gan nav atdota teritorija, mums otrais pasaules karš nav beidzies. Kungi, kā jūs iztēlojaties šo varas maiņu? Kā jūs domājat, kā tas varētu notikt? Nu, tas ir Pret ko mēs mainīsim? Kā? Nu, praktiski tā, bez tiem lozungiem un devīzēm varas maiņa, latviska Latvija, bet konkrēti, kā jūs to iedomājaties? Rīt sākās varas maiņa. Kā? Kas notiek? Nu, es vispirms gribu pateikt, ka nekāda varas maiņa nav iespējama bez deokupācijas un dekolonizācijas. Jo tie, kas šeit ir faktiski pie varas, kā tu atkal man jāatkārtojas to pašu, ko tas Ilarions Girs, Rīga, это русский город, это наш горod. Jā, ka, nu, tu man atvaino, viņi tā jūtās šeit saimnieki. Ja? Redzi, mēs te pārdzīvojam, vai Rīga būs latviska pilsēta, bet viņi saka, bet Rīga vienmēr ir bijusi krieviska pilsēta. Un to mēs redzam 9. maijā, kurš tuvojas lieliem soļiem. Mēnesis vairs nav palicies. Šodien jau ir 11. datums, aprīlis. Nu, 9. maijā mēs redzēsim atkal 100, 200 tūkstošus. uzvaras svētki pār mums. Jā. Viņiem ir uzvaras svētki pār mums. Dzīres. Jā. Nu, un dzīves arī, protams. Mēra laikā teikšu. Jā, bet atgriezīsimies pie manas stulbā jautājuma. Kā jūs iztēlojaties šo varas maiņu, šo dekonu? Nu kā? Vismaz kādu vienu versiju. Bez vispārinātām frāzēm, bet nu tā konkrēti. Nu, Diemžēl te jāiebilst. Pafantazēsim nedaudz. Jurim jāiebilst ir tomēr, ka nevar notikt tā dekolonizācija, deokupācija bez varas maiņas. Un tad iznāk tā kā aburtais loks. Bet varas maiņa var notikt tikai tad, ja vairums cilvēku nāk pie prāta un saprot, ka šī nav mūsu valsts, vairumam jānāk pie prāta. Un diemžēl, Pie prāta tas- tikai vēlēšanas. Pie prāta tas ir kur? Tas nozīmē, ka zina, par ko vēlēt, par ko balsot. Nu viņi zina. Viņi nezina, tur jau tā lieta, ka nezina. Kā? Latvijas ceļš, Vairums- īstie. Jā, Īstais Viņiem pēc Latvijas ceļš. televīzijā pasaka par ko. Kamēr vairums to nesaprot un nezina, tikmēr varas maiņa nav Bet iespējama. vairums to nekad nav saprāts un nekad nesapratīs. Nu, tā nevajag teikt, ka nekad. Nekad. Nu, paklausies. Nē, tā nevar teikt. Ir. Piemēru iz dzīves, kad ir bijis citādāk. Tad jāsaka tā, ka tu teici, nezini, kaut kam ir jānotiek. Un tad notiek tas brīnums, par ko mēs gaidām. Notiek brīnums. Finks jau teica, ka mainīsies vara. Kad tas gadu skaits būs no abām pusēm. Nu, maz ko kāds čigāns ir No abām pateicis. pusēm, bet līdz šim bija piepildījis. Nu, bet viss, nebūs ko viņš teica. no abām pusēm vienāds tagad būs. Tam No mums abām atliek- pusēm tam mums ir vienāds. tikai vienīgais, kas jādara, jāgaida, kamēr piepildīsies kā čigāna pareģojums. Jā, Nē, 3000. nu ne jau jāgaida. Kāpēc Aivar, jāgaida? Aivar. Viņš jau teica, ka viņš nezina, kā tas notiks. Aivar. Un nezinu, kādu un vai vispār. Aivar, no abām pusēm vienāds gads nākošais būs 3003. gadā. Jā, Nu, jā, pagaidi, tas ir pēc bet redzi, gandrīz 1000 Bet ir gadiem. viena lieta latviešiem, latvietībai un latviešiem. Nav 2000. gads, bet 12,000 gads. Un 12,000 gads latvieši tā skaita. 10,000 gadus viņi liek klāt šim skaitlim. Tad iznāk 2021. 2021. gadā. Labi, Tas ir- es piedāvāju, nu parisināsim kādu konkrētu, absurdu, neprecīzu, nereālu no pasaka, no filozofijas, no demagoģijas. Es no kurienes izzīstu versiju, bet no kaut kāda versija mums ir jāuzzīmē.
Iedomāsimies, ka klausītāji, visa Latvija klausās Radio Merkurs, klausās Jura Lapinska raidījums, viņi saklausās un viņi tagad zina, kā ir pareizi un kā nav pareizi. Viņi tagad zina un saprot un piekrīt, ka to latvisko Latviju vajag, ka tos latviešus vajag, jo, ja ticiet man, varat iet pa ielu un pajautāt, zināsiet, apriekš kam man to vajag, viņam to nemaz nevajag, tas tev vajag, ko tu man tu uzbāzies. Viņi tagad zina, nu, ko viņi tagad dara. Viņi tagad ievēl nevis vienu rastnaču, bet kādu 100 rastnačus. Un rastnači īsteno augstākās padomas pieņem to deokupāciju, vai kas tur bija rakstīts, ja? Nu, viņi tagad īsteno. Tagad sākās tas, ko teica Juris, krauj vagonos kādus tur un ved ārā. Nu, varbūt nekraus vagonos būs, bet viņi tagad izbrauc ārā. Tagad viņi ir izbraukuši ārā, Saimā ir 100 rastnaču. Kas tagad notiek tālāk? Kas no tā mainījās? Nē, nu tev ļoti utopiski, jā. Jāatceras, ko Juris Lapins te regulāri atgādina. Ejot uz vēlēšanām, mīļie tautieši mani, klausieties uzmanīgi, ko es jums saku. Nevēlēt ne par vienu no šīm partijām, kuri mums jau 4. gadsimta ir pie varas un darījuši tikai sliktu. Jā. Nu nevēliet, ne par vienu. Viņi balsos par to partiju, kurā būs Aivars Andersons un būs Sims Andersons. Tālāk, kas notiks? Nu, tad būs programma. Programmas jau mums ir. Tikai tādu programmu rakstīsi? Nē, programmas jau ir. Tā kā jūs tur būsiet 100 Aivari, tad programmu rakstīsiet? Ir jau programmas. Leonard, mēs pensionāru partiju uztaisījām vispareizāko programmu. Programmas ir. Viss bija pa plauktiņiem salikts un viss kārtībā. Tad izstāsti, kādi ir tie plaukti. Nu, lai tauta var saprast. Tad mēs jau stāstījām pirms vēlēšanām. Atceries, mēs piedalījāmies vēlēšanās pensionāru un senioru partiju. Nu, bet mūsu tautieši... Nē, stāsti, kādi ir tie plaukti. Kas te tajā programmā rakstīts, ko jūs darīsiet? Pirmais darbs būs tāds, otrais darbs būs tāds. Stāsti. Tad es paņemšu to programmu un nolasīšu. No galvas, tev tik lieliski asmeņi ir. Nu, pagaidi, nu, ko man te plaukti tagad... bija ļoti pareizai, priekš tautas. Bet tie, kam ir vara, tie pasaka, neklausieties, tie populisti. Priekš tautas. Opīs vai šnabis, kas tas ir? Tas ir populisms saucamais. Populismu priekš tautas jūs taisīs? Jā, politika priekš tautas tā ir. Bet praktiski, ko tas nozīmē? Tautai vajadzīgas lietas lemt un tauta pati lem. Nu, kaut vai tas pats likuma ierosināšanas variants. Ja brīvās laikā bija vajadzīgi tikai 1000 cilvēki, kas ierosina likuma projektu, tad tagad ir 155,000 vajadzīgi. Nu, ja būs vajadzīgi 5000, kas no tā mainīsies? Redzēju, ja ir cita teikšana, tad arī notiek izmaiņas. Pagaidām izmaiņas nekādas nenotiek. Tad jums nemaz nekādas vīzijas nav? Kā tas notiks? Ir vīzijas. Mums bija lieliskas vīzijas. Tikai mēs sākam ar daudz vienkāršākam lietām. Mēs sākam ar to pašu pensiju. Kā cilvēks var izdzīvot, ja pensija ir 3 reizes mazāk par iztikas minimumu? Tad vai nu jāiet zakt, jeb jāmirst nostam cilvēkam. Pagaid, Juri, tu te esi matemātiķis. Tu mēs tāpēc referendumu. Ka pensijās tu var sadalīt tikai to, kas tev ir. Klausies, mums ir ļoti daudz, mums nav vajadzīgs viss šis birokrātiskais liekēžu aparāts, jāsāk strādāt. Bet viņi taču strādā. Nestrādā. Kā, viņiem maksā algas? Klausies, ja tie, kas ir tagad aizbraukuši, kas strādā? Tie dienas zagļi, tūtiņi drejeri, plānā galdiņu urbeja, visu šito birokrātisko ko tu ar viņiem darīs? Aparātu. Pie darba kaut vai mežā malku zāģēt, kaut vai fizisku darbu. Akmeņus laust. Jā, uz kaunciem akmeņu laustuviem laust akmeņus, vairāk nekas, ja nemāk neko citu. Bet viņi jau būs jāsargā. Jārestē, jāvēd, jāpiespiež. Tas tad prasīs naudu. Neprasīs naudu. Un pensijas tiem sargiem būs jāmaksā. Paklaus, nevajag pat sargus, tagad ir skaists apkakles. Arī tāds kādam jāražot, Ķīnā ražos? Jā. Nav jāsargā. Nav pat jāsargā. Lai viņi mūk uz visām debes pusēm. Jā. Agri vai vēl viņus noķers. Nav jāsargā nemaz. Ja, ko tur sargāt? Jā. Vai tikai pateikt, ja tu muksi, tev bēgošu nošaus. Lai šaut, vajag patronu, kur tu viņu dabūs? Nu, patrons tur zēni ražos. Kas tie zēni tādi labdari kaut kādu tevi? Leonard, mums jātais, ja nav cita varianta. Mums jātais ir vesela raidījuma. Ja tu gribi apspriedīsim programmas par nākotnes partijām, šodien mēs tā teikt lielākos mērogos mazliet te pārunājam un gribam tādos, vienoties. Kuros nevar izmērīt un saskaitīt.
Nu, visu, ko var izmērīt un saskaitīt, ja gribi, ja negribi, tad nevar. Es arī gribu, tāpēc es gribu kaut kādu tādu skaidrāku ainu. Redzi, man bija ļoti vienkārši prieklikums. Redzi, Francijā tos, kas tur dedzināja, svilināja tās mašīnas Parīzē, Lionā, to atceries, Liežā, kur vēl. Atceries, visus izdzina ārā. Viss. Pat nabaga čigāniņš, kur nebija neko ļaunu nodarījuši, vienkārši tā profilaks pēc, lai mazāk šo te, lai mazāk iespējamību būtu, nosauc viņus par teroristiem. Nu tad mēs jebkuru, kādi mums šeit, es jau sen pirms 10 gadiem, jau, kad sākās man raidījumi, pat nebija man raidījumi, es piedalījos vienkārši tāpat Radio Nordā vēl. Skaidru un gaiši teicu, ka cietumos tad sēdēja apmēram ap 9000 cilvēku. 9000 bija notiesāti. 80% no tiem nebija Latvijas pilsoņi. Šie Latvijas pilsoņi nebija vienkārši šeit oficiāli viņi dzīvoja. Noziegumu izdarīs, viņu ieliek cietumā. Cietumā, ko viņš tur dara. Mēs 500 latu mēnesī mēs apmaksājam vienu šo cietumnieku. Ja mēs viņam iedotu kaut dažu mēnešu apmaksu par to, ko mēs maksājam viņu uzturot, līdzi uz robežas 5000, teiksim, dolāru iedodam uz robežas un sakam, dzīvo laimīgs. Mēs tev 8 gadi tev bija iedoti. Mēs tev laižam šodien vaļā, tikai 24 stundu laikā atstāj šo viesmīlīgo zemi, šo viesmīlīgo valsti, atstāj uz visiem laikiem. Atgriezīsies tādā pašā dienā, te nebūs jāšķaubās. Piedāvāsim vēl naudu un vēl uz robežu vedīsim. Nē, pie sienas un jautājums atrisināts. Visu. Tas nebūs humāni? Kā nebūs humāni? Ļoti humāni. Brīdināts ir. Pirkstu nospiedumu noņemt, DNK analīzi noņemt, nevar sajaukt ne ar vienu, nebūs. Ir tikai viena problēmiņa, tev vēl vajag atrast to stulbo valsts, kas ņems noziedznieku ar naudu. Klausies, viņš nav noziedznieks, mēs viņu atbrīvojam, mēs viņu apžēlojam, mēs viņu palaižam vaļā. Es to anekdotu atceries. Vai tev būs kāds gribējis viņu saņemt? Atceries. Mums, kas atrodas Latvijā un nav nepilsoņu izcelsme, ir PSRS, Krievijas impērija. Vai tas tā tu jau vari Azerbaidžāna vai deklarēt, Gruzija ko vai tu gribi, Uzbekija? bet kam tu viņus atdosi? Viņus Tur nevajag arī nevienam atdot. atdot. Viņš pats var braukt uz visām 4 debesu pusēm, kur vien sirds viņam vēlas. Jā, bet viņš nevēlas nekur. Nu, šeit viņam vairs nav ko darīt. Šeit tad viņš Tās lietas visu var sakārtot. iespundēts pagrabā. Vajag tik gribēt. Jā. Līdz brīdim, kamēr negribēs, tikmēr ūdeni varbūt iedot, bet ēdienu vienkārši nedot. Tā nederēs. Kā nederēs? Amnesty International būs klāt un Klausies, kliedz, man nospļauties uz kaut kāda Amnesty Ja tev būs nospļauties, tā mēs tev Swiftus lieksim. Un tev bankas vispār nebūs. Man nevajag nekādu banku, ne Swiftu. Jā, un medicīnas tev nebūs, un zāļu tev nebūs, un nekā tev nebūs, un dreibu tev nebūs. Es Jonatānu Swiftu. Un rāžiņu tev nebūs, Pagaid. ar ko dabā klausīties. Pagaid, tu domā, Leonārds šeit, kas mums Jonatānu atrodas, Swiftu visiem ir Gulliver kaut kāda piedzīvojumiem. juridiska izcelsme, juridiski politiska izcelsme, un pamatā tā ir PSRS, Krievijas impērija, tā sauktā PSRS. Juridiski politiskā izcelsme viņiem tāda ir, un tā arī jāatgriežas, pie juridiskiem terminiem jāatgriežas, no kurienes viņš ir nācis, kaut arī tas ir pēcnācējs. Juridiskā izpratnē viņiem šeit nav vietas. Es to vienkāršāk saukšu. Radniekrajā. Jā. Uz dzimtām vietām. Kur tev labāk tur lasies? Ja man tepat labi. Nu, šeit man nav labi. Es te esmu piedzimis. Tu vari piedzimt Tas neko lidmašīnā, nedod, tad jā. dzīvo visu mūžu Tas lidmašīnā. jums nedod, man ar to pietiek. Kam pietiek? Klausies, priekš tam ir valsts. Valsts ir. Kur viņa ir? Nu, mums vairs nav, tu redzi, tik tālu esam tikuši. No. Tā tad vairs nav kas, bet tās ir beigas mums. Jo, Tās ir beigas. ja mēs to vienkārši nedarīsim tā, kā vajag darīt, tad arī cauri ar šo Bet, tautu. tu jau tikko teici, ka to var izdarīt tikai valsts, bet valsts nav. Nu, tad jāorganizē valsti. Ha? Jāizstājas no Kā tas Eiropas. izskatīsies? Jāizstājas no Eiropas Savienības. Tas ir obligāts priekšnoteikums. Tā ir mūs grāvusi un grauj mūs pilnīgi. Diemžēl. Tu aiziet to iestāst tiem zemniekiem, kas saņem tās lielās subsīdijas, ka vajag izstāties un ka nevajag šo naudu. Nekas drīz viņi nesaņems un drīz viņi lūksies, tikai tad būs par vēlu.
Kādu subsīdiju? Saņēmuši tik daudz, ka viņam pietiek Viņi ilgākajam saņem, laikam. klausies, viņi izņemot dažus, viņi saņem 10 reizes mazāk subsīdijas nekā tie citās valstīs Eiropā. Tur Kaut arī 10 reizes mazāk, bet tomēr vairāk nekā tu. Nu jā, ubaga graši, jūdasa graši ir vienu brīdi, bet drīz vairs nesaņems arī tos. Bet līdz tam laikam var labi iekrāt. Neko neiekrās. Bezcerīgi. Ko viņi iekrās? Tās kapeiks? Nopirks vēl kādu Dear John traktoru, jeb vēl ko? Un tad no tā es varu secināt, pat ja notiks brīnums, un rītā Latvijas valsts premjerministrs būs Aivars Andersons, bet valsts prezidents būs Juris Lapinskis, jūs izņemot runāšanu, neko arī tad nevarēsiet izdarīt. Kāpēc domā, ka nevarētu Oi, izdarīt? rīkojums pēc rīkojuma un darītājs pie darītāja. Kāds tas būs pirmais rīkojums? Rīkojums numur 1 bija kāds tam tur prezidentam. Kāds jums būs? Kāds viņš būs? Jā, nu, Kā viņš skanēs? Kas tajā sirdī sakrājies? jā. Spļaujiet ārā. Redzi, Jā, galvenais ir būt latvietim. Būt latvietim nozīmē to turēt savu Latvietim arī kultūru jāēd. un latvieti nenodot. Jā. Tas, kas nodod otru latvieti, tas vairs nav latviets. Tas vairs nav savs kultūras necējs savā valstī. Un tad ir jāšķiro tomēr, kuram uzticēties un kuram neuzticēties. Nodevējiem nevar uzticēties. Bet citā Un ja šitā, un šī var, nu, tā tas Redzi, ir. redzi, šī pat jauka avīze, kurai tu devi interviju, ja? DDD, deokupācija, dekolonizācija un debolševizācija. Ar to ir jāsāk. Aha, tā tad valsts prezidents Juris Lapinskis izdos rīkojumu numur 1, es tagad te visus dekolonizēju, un tālāk. Jā, Redzi, Tie 700-800 tūkstoši, ko darīs? Jā, Leonārd. boļ, mēs pakļaujamies un braucam. Leonārds, Angļu arī tavi kolonizatori. vārdi teica, arī tavi vārdi teica, bija kādreiz, kad tu teici, vispirms tam jānotiek galvās. Jā, Lūk, ar to arī sāksim. Bet Ar, te- par to jau mēs te šeit runājam, ka vispirms Jā, bet šai es saprotu, to deokupācijai, prezidentu kancelei un ministru jānotiek kabinetu galvās. kantorī Viņiem nav Kādam galvās. ir jāuztur. Un tās ir tās galvas, kuras domāt ne tā, kā jūs sludinat. No tā Un viņas tad- jūs neuzturēs, mirsiet badā. Protams, varas maiņa tas ir process, jā, kurā šobrīd mūsu tauta nav gatava. Juris Gluži liks vienkārši, mūziku. Jā. gluži vienkārši Labi. mūsu tauta nav gatava Mēs- varas maiņai, jo gluži pietrūks zināšanas par to, kas ir noticis un kāpēc ir noticis. Un Jā. kāpēc joprojām mēs esam ciešanu lokā. Labi, lai atkal atslodzēju, un līdz beigām mums ir ļoti maz laika palicis, minūtes 15, vēl mēs kādu jauku, skaistu muziku, Dions Dimučī, Ruby Baby, ar no 63. gada, paklausīsimies, tas ir tas izpildījums, iepriekšējā reizē es spēlēju 59. gadā, un vēl ir daudz izpildījumu šeit dziesmē, bet šis ir tas, kurš visaugstāk pacēlās, visvairāk tika pirkts un vispopulārākais no visiem. Jā, paldies Dionam Dimučī, protams, viņam sapņos meitene skaista, jauka, kad būšot viņa un tā tālāk, bet mēs Radio Merkūras ēterā, mums svarīgākas lietas, mums rūp pat labam nevis kāda mīļa meitene vien, bet vesels tautas liktenis, kura ir, godīgi sakot, iet pa skuju taku. Pašai neapzinoties to un negribot. Diemžēl tik skumīgi ir, jo šīs ekonomiskās prognozes, šī mūsu veiksmes stāsti augšupēja ir taisnu otrādi. Visi tā ir skaitļu ciparu ekvilibristika, ja, cenšas pierādīt, parādīt, ka redziet, mēs šeit attīstamies, mums ir panākumi, mums kas, bet principā gan ražošana, gan rūpnieciskā, gan lauksunieciskā mums ir vispār sagrauta, un ir tik skumīgs, cik skumīgi vien var būt. Dzimstība, ja nepieskaitīt vēl tos, kuri neatbrauks. Es jau teicu, jā, atbraukt apakaļ visi tie, kas tur ir, tad mums būtu apmēram ap 70% bezdarba šeit. Tā dzimstība ir pateicoties tikai tie, ka aizbraukuši projām tur, kur naudiņu drukā. Tie var atļauties, tie var 2 bērnus, 3 bērnus, tādēļ mums liekas, ka Tie, kas iedzīvojušies tur jau. Tie, kas tur iedzīvojušies un apakaļ vairs nebrauks. Tā kā Tad viņi vajag ir izmantot šo izdevību, ka tur var dabūt Ko tad tur var dabūt? naudiņu, dzīves līmeni, Nu, bet viņi negrib šeit braukt izaugsmi, apakaļ. izglītību, darbu. Nu, redzi, tas, ka
viņi ir mazlietiņi uz šo koloniju rēķina, uz šīs laupīšanas rēķina, citus aplaupot dabūjuši viņa saimniecībā ir mazliet vairāk. Pie mums jau arī ir te tādi šie privatizētāji un tādi lieli kungi daži, kuri ar 1000 viņiem vispār nav nauda, kuri visu mēra tur miljonus šurp, miljonus turp, nu tie jau saviem pakalpiņiem var arī samaksāt, vai ne, bet tie ir izņēmumi, tie ir tādi atsevišķi, bet lai visi pārējie cilvēki, tauta normāli, lai nopelnītu naudu iztikai pēc Jurija Ansona tiesību sarga teiktā 31% dzīvo nabadzībā, zem nabadzības sliekšņa. Nu, kādam liekas, ka tas ir labi, ja būtu 50% nabadzība un nabadzības sliekšņa, tad gan vajadzētu sākt domāt, bet 30%, nu kas mums par 30%? Nu, un, protams, tiek pieskaitīti, ka nabadzībā nedzīvo tiem, kuriem tie aizbraukušie varbūt atsūta šeit to naudiņu, vismaz 500 000, ja ne vairāk, 500 000 to, ko mūsu valdība var uzdzināt, kuri atzīstās, ka viņi ir sūtījuši, ka šeit tā nauda ir atnākusi, ja viņi redz pēc tiem banku rēķiniem. Bet kas notiekās tā klusām un ko atpred tā patās un vēl citas lietas, to jau viņi vienkārši pat nezin. Un it sevišķi, ja tagad, ka saka, ka būšot jāmaksā nodokļi tur pa noteiktām summām tikai viss tuvākiem radziniekiem tur līdz 1500 eiro tur nodoklis nebūs jāmaksā, bet viss pārējos tāpatās atkal aplaupīs un noslauks, nu tad es domāju, ka visas šīs spēlītes beigsies. Tad redzēsim, kā tas tuvākā laikā šeit izvērtīsies. Bet es nekādu spožu nākotni neredzu, vai mums patīk, vai mums nepatīk. Jūs varbūt redzēt labākā gaismā, kungi? Es redzu tādā gaismā, ka var jau zīmēt visāds procents, ka mums ir izaugsme un nabadzīgo nav tik daudz, kā tu gribētu, ka ir tikai 31%. Es jau šiem procentiem kaut kā maz ticu, jo tie fakti ir tādi, ka viens nosauc tādus procentus, cits nosauc tādus procentus, un bieži vien tie procenti un tie skaitļi ir izīsti vienkārši no pirksta. Un tādos apstākļos ir grūti spriest, te jāskatās ir, kas patiesībā notiek, kas faktiski notiek, un faktiski notiek, to mēs redzam, Latvija kļūst tukšāk ar vienu. Un tā nav nekāda izaugsme. Ja Latvija kļūst tukšāk, tad par izaugsmi nevar runāt nevienu vārdu. Tad tie ir tikai meli. Jā, un vēl, nu redzi, mēs arī pat tie oficiāli cipari, ka, redzi, nu 1, ar kapējām tur būšot. Netici. Pagaidi. Nu, kāpēc es neticu? Es redzu uzrakstīts, ticu, neticu, 1, cik, bet inflācija, tas ir faktiski cenu pieaugums, tas 3,5%, ja reāli paskatāmies, tas ir uz tās preces ieskaitot, kuras nevienam nav vajadzīgas, kuras nepērk, bet viņš ir ieskaitīts tajā kopējā masā iekšā. Bet kaut kādi produkti, nu labi, neņemsim tos jaunie gurķi, tiem cena esot salīdzināt ar pagājušu gadu vismaz par 70% augstāka. Visi pārtikas produkti ir apmēram pa 10, pat 15% vidēji kļūst dārgāk. Tad tu saproti, kāda izaugsme. Ja pa 1% mēs esam to koproduktu, tas ir pēc tiem datiem, kurus oficiāli mums pasniedz, mums nekāda izaugsme nepanāk. Mēs vienkārši nepieminam, ka visi kļūst dārgāks, un mēs esam kļuvuši nabagāki un grimstam nabadzībā. Bet pliku pakaļ skrienam un lēkājam, un kā tas zaķis tajā ziemā, ka tas saldē viņu nost, kliedzam, zaķim karsti. Mēs dzīvojam pārticībā, bagātībā, labklājībā, un uz priekšu mēs Eiropā esam. Ko tad tu gribi atpakaļ Padomju Savienībā? Atceries, kā kara laikā bija. Nu, tas ir pilnīgs... Nezinu, tur nav neko pielikt, neko atņemt vairāk. Tas vājprāts vienkārši. Bet mēs visu ar to samierinamies. Ne tā? Jā, nu tā tas ir, kā Gudrais teica, patiesības kritērijs ir prakse. Un kamēr cilvēki klausīsies tikai vārdos, bet neskatīsies darbos, tikmēr arī tā būs. Šī bojā ej faktiski. Jā. Un 50. gadā savā laikā jau kāds cits arī teica, ka 50. gadā latvieši jau vairs Latvijā nebūšot. Tas bija Atis Lējiņš.
Jā, Slēņš šķiet tas bija tas, kas runātājs. Jā, un neglābs nekāds ne valodas likums, nekas tos likums var Nekas pieņemt, nebūs, tas jā. ir Vienkārši latviešu vairs nebūs. kaķim zem asts, tas valodas Būs, likums. būs asimilējušies angļos un krievos. Jā. Man liekam, jāievēro šī raidījuma tradīcijas un jābūt tam sliktajam, un kaut kas dumšā kaut kārt jau reiz jāpasaka. Lietas Jā. vaļā, jo mums Bet, 2 minūtes līdz raidījuma Jā, beigām tad es palikušas. īsu pateikšu. Man liekas, ka ir vecumi, cilvēka dzīves vecuma, kad viņam visur ir izaugsme. Viss aug, viss attīstās, viss notiek. Un tad pienāk vecums, kad izaugsmes vairs nav nekur, kad viss ir pa galam. Varbūt tas ir tā, ka tas ir par mums kaut kur daļēji. Un vienmēr kaut kā, kungi, uzdosim sev to kontroli jautājumu, kungi, kur ir jūsu armijas? Vai jūs neesat tie slavenie pulkveži un es tā skaitā, ja, kuri patiesībā ir tādi dīvaini vienpatņi, kas stāv lauka vidū vieni paši un iztēlojas, kā uz viņiem tur tie karaspēki sastājušies, bet tur patiesībā neviena nav. Nu, es neesmu Don Kihots, es necīnos ar šīm veidzirnavām un vēl visādām muļķībām. Es vienkārši redzu, kā tas notiek, māku rēķināt, māku visus skaitļus salikt attiecīgās grupās, plauktiņos un izrēķināt noteikti uz priekšu, kas būs, ja tā būs. Kā atceries, Egils Baldzēns bija sarēķinājis, ka ja Eiropa neattīstīsies, tad mēs Eiropu noķersim kaut kādos 50 gados pie tādiem tempiem, kādu mums bija tajos treknijos gados un ar to izaugsmi. Tas bija tajā laikā, vai ne? Bet tagad mēs vairs par šādiem jautājumiem pat nerunājam. Nav tik svarīgi, vai mēs noķersim Eiropu. Svarīgi, lai mēs būtu pēduši, izglītot un mums būs kur dzīvot un būt savus ģimenes, lai tā Eiropa dzīvo savu dzīvi. Tu zini, bet ja mēs būsim Eiropā, tad Eiropā izglītība jau maksā Latvijā. Mēs tur vienalga esam. Pagaidi, mēs esam, jā, bet Latvijā ārzemniekiem izglītība maksā jau 16,000 gadā. Tu saproti, kurš dabūs augstāko izglītību? Jā. Bet vai viņu tik daudziem vajag? Nu nevajag, esi dumšs un man ir labi. Kāds tur dumšs? Jā. Nu, priekš kam tev vajag tik daudz zināt? Nevajag, noteikti nevajag. Ko tu tur tā iemācies, ka pēc tam tu to visu to zināšanu nes līdzi un pilnīgi spīd no tevis? Nu, ko viņiem tur tādu iemāca? Par to, Leonard, nākamajā reizē parunāsim. Ko tad iemāca, ko mums vajag zināt, ko mums nevajag zināt. Acīm redzot, nevajag neko zināt. Labi, nobeigumā. Skaitīt jāprot. Līdz 10, jā, vairāk nevajag, jā. Nu, ko man teikšu, paldies mūsu mīļiem klausītājiem par pacietību, teikšu paldies Leonardam Inkinam, teikšu paldies Aivaram Andersonam, teikšu uz sadzirdēšanos mūsu turpmākajos raidījumos. Šī raidījuma atkārtojums sestdienas, svētdienas nakti no 2 līdz 4 un no rīta svētdienā no 9:30 līdz 11:30. Un vēlreiz paldies un uz sadzirdēšanos.